Din! Otradienas vakars un atkal ar jums un mēs, garais, īsais, un šodien pie mums viesos ir Kalniem pāri! negluži, Brāt, nahu jūs viņu pasauli. ir TV3 sporta ziņu moderators, nu jau bijušais Alberta un Audas futbolists, cilvēks, kam ļoti patīk IKEA stāvvietas, un kā arī Latvijas izlases futbolists minifutbolā bijušais Jānis Pakalns. Cik tālu mēs esam nodzīvojušies, ne? Drausmas. Jurijs ir šokā. Kam tā ideja bija? Labi, ja Jurijs... Mana. Ja Jurijs... Jāni, priekā tu visu pateiks. Paldies, ka atnāci. Jā, priekā. Ja Jurijs sāk ar negatīvo sarkasmā, tad es sākšu ar pozitīvo. Es uzslavēšu kolēģus. Kaut kādā ziņā mēs esam kolēģi, jo mēs bieži vien podkāstā runājot, jo mums ir podkāsts, mēs bieži vien pieminam, ka mūsu podkāsts Offside ir tikai un vienīgi par Eiropas futbolu, un ja Latvija spēlē, Latvijas futbols spēlē Eiropā, tad mēs parunāsimies. Un pašmai futbolu atstāsim tiem ekspertiem. Nu, tad jūs... Jā, mums nav laika. Bet ir viena lieta, ko es noteikti pateikšu, tas ir tas, es vispār pats ražoju saturu, bet nepatērēju praktiski necīgi. Šis ir viens no saturiem, ko es patērēju, tā kā sāksim ar to priekā. Arī, lai nemuldētu, es pateikšu godīgi, ļoti reti, bet skatos kaut ko, jo tu pats saproti. Tu tikko pateici, tas ir vienkārši nenormāli. Es godīgi arī varu... Es stūris podkāstu paklausies kaut kā pauniņā. Sabiedriskajā transportā es vairāk, bet es pateikšu, ka es arī mūsu raidījumus godīgi atzīšos pēdējā laikā. Patinu nākamajā dienā. Agrāk, pirmais gads, bija mēs tur sēdējām, kā tur sanāca. Zin kā, tagad man vispār nav laika. Un ja es vispār šobrīd YouTube, ko es skatos YouTube? Neko. Bērnu multens viņa jau Nē, meita skatās un tev suggested metās. Man nav laika tiešām pēdējā laikā. Es skatos Netflix kaut kad, kad gribās atpūsties. Un tas saturs, ko jūs veidojat, mēs veidojam. Paldies katram skatītājam, kas skatās gan mūsu, gan Jāni ar Krīgeru, gribēju teikt. Krēgeru. Un visus mūsējos, tas ir ļoti forši, jo konkurence ir nežēlīga ar visu to, kas ir podkastos, man liekas, ne tikai Latvijas, saku. Nē, vispār, jā. Ne no tā mēs sākām. Es sākšu jautājumu, Jāni, kas tev mugurē? Kas tas ir? Godīgi sakot, es zinu tikai to, ka tā ir Latvijas ilas forma, lai gan šeit aizmugurē nav uzvārds. Jurijs var pakomentēt, kāpēc tā. Umbro. Nē, es arī nebūšu zinātājs, bet tas ir... Tā ir Latvijas viena no pirmajām, vai varbūt pirmā, godīgi sakot, tiešām nezinu, forma. Umbro. Tāda 90 kurš? 2, 3, es domāju tā. Kā es viņu dabūju? Tu pieminēji, ka es esmu bijušais Alberta un futbolists un Audas futbolists, bet es esmu arī bijušais RFS futbolists. Bija tāda komanda ar Stepāno treneri, tur 94. 95. gadu tāda hokejā var bieži vien sākt spēcklasē. Tur pirmajā līgā gribēja uztaisīt komandu, kas tiks virslīgā. Es pēc tam no tās komandas aizgāju, viņi arī īstenībā tika virslīgā, jo atteicās Valmieri, ja es nemaldos no tās licences. No RFS? Nu toreiz, jā. Un RFS tika, bet es biju gadu iepriekš, ja es nemaldos. Un mums bija treneris Ševļokovs, kurš agrāk bija Starko, manuprāt, labā roka. Vārtsargu treneris arī... Nē, viņš nav vārtsargu treneris. Vārtsargu, es jau par Skurņinu domāju, par Skurņins bija vārtsargu treneris un Ševļokovs bija aizsargu treneris. Un pēc katras spēles mums bija ģērbtuvē pasniedz labāko spēlētāju balvu. Šobrīd pasniedz parasti kaut kādas medaljonas vai, Auda pasniedz zivtiņu, jo viņi ir zivs Zvejnieku savienība. Jā, kas Auda pasniedz, tā laika treneri var pasniegt kaut ko labāk, jo viņi vismaz kaut kur spēlēs. Un Ševļokovs pasniedza Krekls. Un es kā teikt atceros, bija spēle pret, bija tāda Liepāja 1-6-2-5. Jā, Kalašnikova. Jā, viņi spēlēja, un mēs nospēlējām 3-0, es visu dzīves spēles kā centra aizsargs. Un tā bija pirmā spēle. To varēja redzēt, just, jā. Tā bija tikai pirmā... čirkāt un ar dirsu grūzīties. Tā bija pirmā spēle, kuras iznāca, un man Ševļokovs, šitas Stjops saka, kur spēlēsim, Ševļokovs tāds saka,
Davai balsta pusēks. Nu, tā kā porņiks. Man liels acis uz mani skatās, visa rezervisti tādu vienkārši, Jaņis, jā. Un es iznāku laukumā, un kopš tā, nezinu, kāpēc man tur pusi no tā laika RFS sastāva sauc par Gatūzo. Es nezinu, kāpēc viņam likās. Es dabūju bumbu centrā, aizskrēju ne centrā pie savas sodlaukuma un aizskrēju burtiski līdz pretinieku vārtiem, un es rāpīju pēc tam neiesit. Bet pēc tam ģērbtē Šeļokals saka, par centību, par drosmi, par visu. Jāņas, es tur pieci to kreklu uzdāvināju. Un man bija jāizvēlās. Viņš vienmēr pateica, tagad, tu esi labākais spēlētājs, man maisā ir 3 krekli. Tur bija Moskovski CSK, Krievijas izlases krekls un Latvijas izlases. Un es sēžu vienīgais ģērbtuvē. Sorry, ka es tā saku. Es sēžu vienīgais latvietis. Pārējie visi ir, krieviski ģimenē runājoši. Un es sēžu tāds, protams, Latvijas izlases krekls. Un tā es ieguvu. Un godīgi sakot, es tajā laikā vēl nezināju. Es vispār es viņu kaut kur iemetu skapī. Un tad es uzvilku viņu pēc kādiem pāris gadiem. Es jau sāku strādāt televīzijā. Es uzvilku viņu uz Daugavas stadionu uz vienu spēli. Man pienāk Kaspars Goršs saka, kur tādu kreklu dabūju? Wow, what the fuck? Un es sāku interesēties. Un tad man par šo kreklu vismaz piedāvāja 350 €. Viens no kreklu kolekcionāriem. Viņš ir tiešām izstāstās. Nedotu, bet es gribētu sev tādu. Ar podziņu pie kakla vēl tādu. Nē, un arī skaties, nav ne vilku, nekā LFF. Normāla emblēma, nevis tu. Es biju komentētājs, ka bija vilki. Zini, cik ilgi man bija jākomentē, lai es dzirdētu to. Es pat nezināju, ka tāds eksistē. Cik daudz spēles sanāk? Man šeit kaut kāds gads līdz. Es vispār, es biju sliktākajā periodā, kad Latvijas futbola izlase. Es biju komentētājs Latvijas futbola izlasē. Es golu nebiju man šeit redzējis mēnešiem. Tas tā kā seksu nedabūt mēnešiem. Mēs vēl ar tevi bijām eksperti, kad vēl nebija man betsafe un tev nebija to, ko nevar šeit teikt. Kad es atnākšu pie tevi, kad atnākšu pie tevis ciemos pateiksi, bija cits. Un atceries tās sajūtas, kad mēs sēdējām Daugavas stadionā, tur foršu studiju, cilvēki ieguldās, mēs mikrofonos, translācija Facebookā. Pirmais puslaiks 0-4. Par Izraels nebija kaut kāda. Izraela. Un mēs sēžam ar, ko teikt? Teikt, kā ir, dirsā. Pagaid. Tu teikt arī, es tikko esmu beidzis spēlēt, tur visa izlase, kurus es pazinu, un man... Tā bija tā spēle, kad LFF sociālajā tīkla beidza postot rezultātu. Jā, un pēc pirmā puslaika vienkārši mēs sēžam tajā, kas tā ir? Tas bija tas pats cikls, kad bija Polija, Ziemeļmaķedonija, tas cikls? Tajā ciklā tu pievienojies. Jā. Tur bija Izraela un Slovenija. Tās divas. Jā, 0-5 un 0-4. Un kad mēs puslaikā runājam ar Jāni kaut ko ķipa tur eksperti. Un vienkārši cilvēki garām un neviens neatgriežās. Visi iet prom. Visi iet projām. Tur bija tāds, ka visi ejam prom, jāiet prom. Tajā teltī. Jā. Tur visu. Es sāku domāt par televīziju. Kur mums tāda ir? Telts. Wow, tas ir tā kā, es nezinu. Tur vienkārši. Cilvēki ir prom. Tas bija tikpat nevajadzīgi, kā teikt vārdus, es nezinu, vai nav tevī, vai ir mani. Jā, tur bija. Un zin kā, un tev vienmēr cerība ir, ka kaut kas būs, un tu jūties, tev dot iespēju, tu apspriet izlasi nacionālo, un tu vienkārši pēc pirmā puslaika, bet labāk es šeit nebūtu. Beidz, es esmu Kasparam Dubram atvainojies, ka man viņu ir jāintervē. Es esmu lielāk... Ko? Nē, godīgi, es varu pateikt tagad. Es esmu pirmais kritiķis Latvijas izlases futbolistu un Latvijas treneru un federācijas. Es esmu pirmais kritiķis, lai gan es tur strādāt negribētu. Bet tajā pašā laikā es neesmu bijis futbols, es esmu spēlējis futbolu. Un es saprotu, ir tādā dirsā citreiz, ka es atvainojos, es pāris reizes nolamāšos. Ka tu nevari, vienkārši tu nevari izteikt vārdos, cik tu ļoti gribi, bet tev tas ir komandas sportveids, un tev nav vienam pa spēkam. Un tas bija, kad Andora, kas iesita Fēru salas, iesita pēdējā minūtē. Malta iesita iecentrēs, tur es komentēju, man tās komentēta emocijas, es nometu, un man pēc tam jāiet vēl intervēt. Atnāk Kaspars Dubra, kamēr tur činīja visu to mikrofonu, parasti tur ček, 1, 2. Stāv tas kameru, un es Kasparam saku, reāli piedod. Tā kā es zinu, jo mēs jau visu ciklu 0-5, 0-4 visu laiku runājām. Mēs katru reizi, tas ir jautājums, kā gāja par spēli, kā par spēli. Un tad es viņam saku, piedod, un man tev vienkārši ir jāpajautā tie 2 jautājumi, un viņi aiziet. Es pat nezinu, vienmēr saka aiziet uz World Feed. Es pat nezinu, kur tas World Feed aiziet, kaut kur tālēs zilajās, jo neviens neklausās pēc Andoras Latvijas izlases zaudētājs. Jā. Lai gan tie vilkiem toreiz bija tā, ka nedzirdēja to kaucienu, jā.
Bet vienbrīd viņš viņu laida pēc katriem gūtiem. Pēc arī viesu. Arī, kad viesi guva vārdus. Man Oļegs Laizāns stāstīja, tā pat, bija tāds sviests pilnīgs. Nē, vai uz māju gāja, vai kaut kas, tur bija rezultāts 0-4. Čipa nevaram iesist, Zini to mīmu, kur sēž mārketinga idejas, čipa, varbūt tās uzlabojam treniņus un tā, un sēž čals, nē, davai, kad maiņa. Kad ir maiņa? Un tur bija tā, ka tas Slovēņiem bija Sergejs kaut kāds, spēlētājs, viņam Milinkovičs, ne? Savičs? Milinkovičs Savičs? Sergejs. Nē, tas ir serbs. Lācio spēlē, Sergejs viņam vēl bija. Nu, labi, bija tā. Nu, labi, un cipa tur kaut kas Arkādiem notiek, un tas Oļegs man šito stāsta, viņš saka, what the fuck? Laza. Es nezinu, 0-4 rezultāts kaut kāds. Bet labi, Jāni, tā uz dos par vilkiem, par rebrandingu. Man liekas, vajag forši viņu sākt, tā kā uztaisīt tādu, nu, tik būs. To jau 100 reizes. Es zinu, bet Jāņa viedoklis. Man ļoti daudz ir dzīvē tādi, kas saka, divas galējības. Un abās galējībās es piedalos. Viena mana galējība ir tāda, ka es ļoti atbalstu, kad vilks dodās pie bērniem tiešām ar tur puikām, meitenēm, kaut kādos pasākumos. Viss ir super, jo bērns vajag iesaistīt maksimāli dažādos veidos. Mārketings ir karalis. Kad to piesaistīja izlasēji, tieši kad? Tajā laikā. Nē, pagaidzi, tu pārtraukšu, kad viņš sēdēja presenē blakus spēlētājiem un treneriem. Jūs atceraties? Nē, bet labi, ja mēs būtu tikko, es nezinu, kā lai pasaka? Eiropas čempioni. Eiropas čempionātā pat neiekļuvuši, kaut ko izdarījuši. Bet, te es saprastu, bet bērnu iesaisti kaut kāds turnīros, zinu, tur... Apbalvo viņu. Jā, un tas viss fine. Bet sasaistīt ar izlasi tādā kontekstā, kad apsēžās pie galda, pat, kad rebrandings notiek, un rebranding taisa arī lielās, pasties, Juventus tagad logo, ir vecais logo, visiem baigi patīk. Tagad burtiņš. Izdzīvo tas, kurš mainās. Bet vai tā vajag mainīties? Manuprāt, nē. Jūrmala, Jā, Jūrmala. Jo, mēs ar Jāni pirmo reizi satiku tā kā dzīvē. Tas bija episks stāsts. Pie kongresa nama bija kaut kāds mistiskais aktieri ar mūziķi spēlēja futbolu. Protams, futbolu spēlēja pret Eiro 2004, Dievs to vēsturi. Aivar, šī ir tā reize, kad jāieliek bilde. Es to bildi atradu, jā. Šī bija vienīgā lieta, kad es braucu mašīnās, domāju, cerams, ka Karēļins būs palaids garām, bet kāda iespēja? Es šeit googlēju. Mēs starp citā nebija pirmā reize, kad mēs satikāmies. Mēs satikāmies vēl mašiet Vaidera kausā. Jā, pareizi. Tur atmiņa. Otrā reize bija tāda. Un pēkšņi man saka, kad būs pasākumā būs arī Cristiano Ronaldo līdzinieks. Tā kā atrakcija tādiem cilvēkiem. Un es redzu tiešām, bet viņš tiešām, Jānis bija, tagad viņš ir Cristiano plus 10, bet tad viņš bija, ļoti līdzīgs. Plus 30. Ir līdzīgs. Ir. Mēs šodien apspriedām. Šeit tu sev neesi līdzīgs. Labi. Pirms tu vispār izstāsti kaut kompromātu, es pastāstīšu, kā tas viss notika. Pastāsties, ka Rieļins kāds. Arī. Nē, tas ir. Ja man plus 10, tad tev plus 15. Vismaz. Matos. Bet stāsts bija pavisam īs. Latvija spēlēs pret Portugāli. Nē, īstenībā, es godīgi sakot, es pasaku tā, man bērnībā diezgan daudz un jaunībā teicu, tu tur pēc Cristiano Ronaldo izties. Bet tas tā. Bet Latvija pret Portugāli. Ne jau par futbolu. Pasaku Dievs. Nekad. 18. Nekad. Nekad. 18. Nekad. 18. gadā mums bija spēle. 18. gads? Jā, 18. Spēle pret Portugāli. Viņi bija Eiropas čempioni. Viņi bija tur tikko Champions League Real Madrid bija uzvarējuši. Un pirms spēles ar Portugāli sporta centrs ielika meklējam ķipa Ronaldo dubultnieku Latvijā. Un varēja likt komentāros. Un mani visi draugi. Vienkārši mēs sēdējām tusiņā. Man visi draugi ķipa, davai, rekur Jānka, mēs visu dzīvi esam teicis, ka viņš ir Cristiano Ronaldo, Latvijas Ronaldo, man rādinieki, tā ir savukārt tā godīgi, sakot, ir bijis. Un viņi visi sāka atzīmēt komentāros. Un tas panesās tik stulbi, ka tur tik tiešām varētu izrēst, ka tur bija tiešām daudz tie komentāri par mani. Beigās es ķipa to konkursu uzvarēju. Ko dabūju? Un tā es ķipa saka, nākat uz ķipa to Office Sports centru iedos balvu. Es domāju, zini kā, biļetes vardās Latviju, Portugāli, tur tās biļetes bija grūti dabūt. Es biju uz to spēli, bet bija grūti dabūt. Es domāju, vardās Sensim uzdāvināšu. Aizēju, man iedod šallīt, Latviju, Portugāli. Es biju domājis atnest, es revidēju tā kā. Un iedod šallīts, nice. Un tad es sāku strādāt vispār, man bija pirmie soļi televīzijā, un tad man zvana aģentūra.
nu, ķipa, neteikšu naudu, tajā laikā man tā likās liela nauda, godīgi saka. Man tā tiešām likās liela nauda tajā laikā. Saka, tev būs, nu, ķipa jāuztais kaut kāds bildes, tur dzeltenā slēja, ķipa Vanabī, tur, nevis Vanabī Ronaldo, bet tāds, ķipa Ronaldo ir redzēts Rīgā. Tas bija ļoti brīvais pasākums. Nu, es domāju, un es prasu, kuros saitos liks, un viņš nosauc kaut kāds saitus, ko tu neizmantoji? Es pat nezināju tāds. Nu, nebija tā, ka tur Facebookā, Delfos un Google un TV, ne tā. Nu, kaut kāds kreisos. Es domāju, par to naudu, es domāju, 20 gadīgs vai, nu, cik man tajā laikā Saidot. bija. Ai, nu, aizies, nu, labi, sūdz. Bet man bija šī ievilnāja. Saka, es uztaisu tās bildes, bet tu starp citu futbolu nespēlē. Saka, nu, es vispār visu mūžu esmu futbols spēlēs. Davai, nu, tur varētu rekurķi aiziet, tur jāpaspēlē. Bet es aizēju un man piesaka vienkārši ar mikrofonu. Jānis Romanovs, kas mans tagadējais kolēģis, kāzās bija mans kāzas vadītājs, viņš man piesaka, un šeit ir Kristiānu Ronaldo dubultnieks. Klausies. Un es stāvu, es uzskatīju sev par cilvēku, kurš spēlēja futbolu, nevis par futbolu. Un tur stāvu Vitālijs Astāfjevs, Zemļīnskis, vēl citi Eiro 2004, kurus es uzskatīju par saviem elkiem. Man tās ne viņus, bet tieši Māri var tās Verpakovski par savu elku, bet ne viņus. Bet tie ir cilvēki, kurus es respektēju. Un, es godīgi sakot, pēc tam kaut kāds dubultnieks, es atceros, Astāfjevam Gamaku izmet. Mēs viņus vinējām, es izmetu Astāfjevam Gamaku, un man šķiet, Astāfjevs reāls man pasties. Кто это такой? Kristiānu. Bet tas varēs, ka jūs uzvilkāt, sakot, tā prikals. Un viņi uzvilkās. Mēs tā kā, davai, sākam močīt. Kas tur bija? Tur bija tie mūziķi, kā mūziķi, aktieri kaut kādi. Nē, no tiem futbolistiem. Astāfjevs, Zemļīnskis, Miholavs. Laikam. Un vēl kaut kas. Vēl vārtos kaut kas tāds. Koļinko vārtos nebija. Kaut kas tāds. Tu tiešām normāls. Mums bija tāds minīpiņš laukums. Un es tur tā, zini, viņi tipa tā. Nu, relaksā. Es tur atnāk viens gols, otrs gols. Kareņģis tur bija savā Spidermanā lēkā. Mēs sākam spēlēt, un es vienā brīdī jūtu, Stafjovs tur sāk jau apgrieziens. 150 spēles izlasēs, tā nevar atstāt. Kaut kāds Kristiānu Ronaldo atnācis. Un sākās diezgan žoska tur gāja. Un pēc tam, nu, protams, tas viss bija smieklīgi. Viss tā bija dāvana maisiņas vienāds. Un pēc 2 dienām man vēl ķipa saka, klausies, sporta centrs saka, tu negribi aiziet parunāties par tieši, tas bija par pasaules kausa futbolu. Pasaules kausa futbolā gāja. Tu negribi aiziet parunāties par futbolu. Es kā jauns, tikko televīzijā ienācis pirmie soļi, saku, nu, davai, jebko, pilnīgi bez maksas, davai. Ar Krīšu upenieku runājam, atceros vienā no spēļu zālēm, mēs tur runājam, kaut kāds raidījums tur par futbolu, tur tā, zin kā, baigi sagatavojas. Visi forši norunāja, man liekas, es kaut kad nesen atskatījos, likās, priekš pirmās reizes, izmā televīzijas priekšā, labi norunāja. Pēc tam pastos, vai man tītrā ielikts Kristiānu Ronaldo dubultnieks. Es nezināju, tiešām tas bija šausmīgi. Tas bija šausmīgi, viņš tiešām bija līdzīgs. Tā kā to tēmu noslēgsim, tas ir viens no tiem tā kā pletīšiem, ir katram kaut kāds kauns. Kāpēc kauns? Kāpēc kauns? Tas tiešām bija līdzīgs. Tu vai viņa fano, tu esi viņa fans. Man, es saku, par šito jāparunā, jo pirmkārt es nezināju neko, kas tāds krinčs varēja būt. Es tevi iepazinu jau mazliet lielāku. Un otrais, kāpēc kauns? Man liekas, forši, kā, Nē, zini kā, varbūt tās no tāda viedokļa, ka es izvēlējos tajā brīdī, ģipa, viegla nauda, jo tā bija liela nauda. Viegla nauda, tu to izdarītu, man liekas, es to izdarītu arī par velti. Tas ir prikols, joks, tu esi jauns, ja es būtu līdzīgs, kam es līdzīgs? Maradonam. Viņš ir... Jā, labi. Bet drīz būs. Pēc kustībām Ivicam Oličam. Abi divi īsi un tādu, bet gurni uz 2 metriem. Karoči, es neredzu šeit neko aptuveni. Izstāsti, davai īsumā, mēs ar visiem no paša sākumā. Kur piedzimi, kur sāki spēlēt futbolu, kāpēc sāki spēlēt futbolu, bet īso versiju. Īsumā. Ot kā ziņās, tev ir 2 minūtes par sportu parunāt. Un tad 5 minūtes par futbolu. Jāni, kas atkal notiek? Paldies tev par to, Jāni, paldies. Bet es zinu, ka jūs vienmēr pārtraucat, un ja es kādā brīdī mūldu vienkārši pārtraucat. Es piedzimu Rīgā, dzemdīju namā, Miera ielā. Kopā ar sievu, redzi, man... 94. gadā, es esmu Šabālas Dāva Ikaunieka gads. Futbolu sāk spēlēt. Sākumā sāk spēlēt basketbolu. Un kur viņi tagad? Bet tu esi televīzijā. Jā, Ikaunieks vispār nekur. Ikaunieks, paga, līdz tam vēl mēs tiksim.
sāku spēlēt īstenībā basketbolu, kā jau normāls latvietis pirmajā klasē, bet katru reizi, kad ir tāds leģendārs, kad basketbola cilvēks, kas skaties, ir Edgars Teters, viņš man bija treneris Juglā, ka viņš iemet, bija tā agrāk 2 volejbola bumbas iemet, un tad futbols, un tas bija mans laiks, es tur sāku, zini, un es notrenējos kaut 2,5 gadus basketbolā. Es tevi pārtraukšu. Edgars Teteris ir manas klases audzinātājs, brālis, Jūra Liepiņa. Sievas mātes, brāļa, Jūra Liepiņu, zinat? Nē. Nu, 49. 49. Tas treneris, kas ir Nē, sportā? direktors. Nē, tas bija Ilmārs Liepiņš, brālis. Un viņa sieva ir tava Tetera māsa. Vot! Pasaule maza, ne? Pasaule maza, jā. Nu, vot, un es sāku trenēties basketbolā, un es tētim jau kopš pirmās klasīs man teicu, ka es gribu futbolā. Bet sāku trenēties basketbolā, un mums skolā vienkārši bija. Es abās skolās, kurās mācījos, es biju 84. Es esmu vispār no Drēliņiem visu mūžu, praktiski Purcēmā, bet tā Drēliņa. Un Teiks vidusskolā, arī tur tagad. Es vidusskolu pabeidzu Teiks vidusskolā, bet pamatskolu man bija 84. Jo man tur māma ir skolotāja, kas ir pie... Man pirms nedēļas pateica, mamma, tā nav Ušakau kepka, tas ir kalns kaut kāds Purcēm. Atkritum kalns, jā. Drēliņa izsaka līdzjūtību māca skolotāji, mācījās tie pašā skolā. Un tajā 9 gadi, Kristiāni. Un tajā pašā gadā. Man tas pats. Un es aizgāju uz 1. klasi, un es teicu, es pie mammas neiešu. Un kāds saka, es iešu uz citu. Nu, lūk, un es ilgu laiku teicu, ka es gribu futbolā, jau kopš es spēlēju to basketbolu. Un beigās es esmu vairāk kārt teicis, pateicis, kādu futbolu, tas ir Krievijas sporta veids. Yep. Es saucu latviešu ģimenē, man apkārt ir bijuši latvieši. Es nemācēju krieviski praktiski neko līdz 15, 16 gadu vecumam. Kamēr futbolu nesāk spēlēt? Klausies, normāli runāt. Man mamma 12 gados pateica, nu tādus vārdus, kā tu zini, Višņī! Tā aizsargs. Jā. Nu, un tad es pateicu vienā brīdī, labi. Tedim bija kolēģis, kur dēls trenējās Skonto, un daudz vardās to neatcer, jo tajā laikā Skonto bija praktiski vienīgais. Bija RFS un Skonto. Un tajā laikā bija tāda halle, ko daudz pat nezina. Viņa saucās Augstā halle. Piepušmā? Nē, viņa bija pie Skonto stadiona, aiz vārtiem, kur nav tribīnes, vēl tur, kur ir pārkings, tur bija halle, bija viņa tā kā uz stūri, tur bija halle. Basketbolu būvējas uz Eirovīziju? Nē, tieši tajā pārkingā tikai sanāk māja. Nu, tur ir kuri gadi? 2, es 3. klasē mācījos, kaut kā 2005. 2005. tur ir Augstā halle. Vot, redz, pat neatcerās. Bet cik viņa ilgi bija tur? Nu, es tur notrenējos kādu gadu. Tur ziemā. Es atceros ziemu. Es atnāku. Ne vārda krieviski nesaprotu. Nu, bet tu smejies, bet Rīgā tā tiešām bija. Ne vārda krieviski nesaprotu. Teica, atved, ārā ir ziema. Augsts. Es tikko no basketbola, kur tu siltumā atnāc pārģērbies ar latviešiem, pasmējies, no 1. klases kopā mācies. Es atnāku, es tik ļoti gribēju futbolu. Es atnāku, stāvam augstumā, gaidām, kamēr ielaidīs tajā hallē. Kur tāpat augsts? Un es saprotu, ka tur, un viņi saucās Augstā halle. Tur nebija apkurs, tur bija vienkārši tāda jumts un paklājs notīts un vārdi. Un es beigās saģērbos pirmais treniņš. Pirmais treniņš bija īstenībā, es pat neatceros, varbūt vai tie bija tiečaļi, bet, manuprāt, ar Šabālu un visiem tiem. Un man uzreiz pēc pirmā treniņa, kā jau normāls treneris, pasaka, Kroķis, nu, ķipa, tu esi iesācējis, jo es biju, vēl atnācis, man bija 10 gadi. Viņš pasaka, mums ir, ķipa, 2. sastāvs, ej pie viņiem. Un man nākamajā treniņā, vai varbūt tās pēc kādas nedēļas, varbūt pēc nedēļas aizsūtīja, ķipa, uz 2. treniņu trenēties. Bet tas sastāvs bija Šabāla. Es aizmirsu, kurš treneris, viņa beigās aizgāja uz Daugava Rīgu. Tur 97. ir slavens stāsts kā treneris, jo tagad īstenībā klubos tas nav vairs tik bieži parādība. Bet vienkārši treneris pasaka tā, es esmu sadirsies ar klubu. Tā ir, tagad tas arī ir. Es paņemu visus bērnus un eju projām. Un toreiz tas notika ar 97 gadiem. Un, es sāku trenēties. Un sākām trenēties, un tad es trenējos. Man bija tāds leģendārs treneris, Dimitrijs Peļevins. Es zinu, es viņu spēlēju kopā. Kādā? Labi! Nu, viņš 2 gadus vecāks par mani. Dimitrijs Kādā Peļevins. ziņā leģendārs? Garš tievs tāds puika. Leģendārs treneris. Līdz tam brīdim es trenējos Skonto līdz kādiem 15 gadiem, kad Skonto sāka jukt un brukt. Un tad es atradu Albertu. Un man bija pārmaiņas kārtā interesanti, ka vardās nenotiek viss krieviski. Uz beigām jau latviski sāka notikt, jo Peļevins vēl bija viens no tiem retiem treneriem, kurš runāja abās valodās. Un aizgāju uz Albertu, un tad no Albertam nebija pirmā komanda, tad Auda. No Audas... Kas Albertam bija? Viņiem bija tikai jaunieši, ja? Bija jaunieši.
Es uzspēlēju pirmais gads vispār Alberta profesionāli, nevis profesionāli, bet pieaugušo līmenī bija otrās līgas sezona, kas bija zemākā līga tajā laikā ar Viesulu, bija tā komanda Viesuls. Viņi apvienojas, tur bija Aivara un Eduarda Emša Sensis. Viesulis? Viesuls. Jā, tur bija visi. Hurricane! Bet tur bija arī spēlētāji, kas bija spēlējuši virslīgā, mēs otrajā līgā spēlējām. Viesulis Rīgā. Rīgā, Viesuls, jā, viņi energo automātikā spēlēja. Tur bija tāds Artūrs Bogdanovs, manuprāt, bija. Es atceros, ka mums bija tāds Edgars Škutāns. Mums bija 16, 17 gadi. Artūrs Bogdanovs, tas, kas saudā bija. Man šeit viņš virslīgā bija spēlējis, iespējams. Man liekas, jā. 8. Jā. Un mums bija tāds Škutāns, kurš vienmēr varēja pateikt arī vecākiem kaut ko. Un vienreiz pēc vienas spēles, kur mēs atbraukuši no nometnes puslaikā 4-0 vadām, beigās spēles zaudējām 6-4. Tas bija pret Mīholāpu, pret Monarhu tas bija. Tur vārtos Piedels stāvēja, beigās 6-4 zaudējām, ienāk tur Škutāns kaut ko pasaka. Saucos, ka tagad Bogdanovs vienkārši pieliek pie kakla, paceļ pret sienu, vienkārši tu sīkos aizar mut, mēs zaudējām. Un tas bija pirmais tā kā ievads tajā, kaut kādā pieaugušajā futbolā. Tur energo automāti kā bija tāds pagrabs, kā cietums. Ērika Kalniņa skaties. Un es kaut kā apradījos, es aizgāju uz Audi, jo nebija tādas pirmās komandas, ko varēja saukt par tādu, tādu nopietnāku, nevis profesionālu, bet nopietnāku līmeni. Aizgāju uz Audi, pavadīju foršas gadus Audā, un likās, ka jau beigšu tā kā... Cik bija Audā? Audā es biju kopā kādas 3 sezonas laikam, bet ar tur saraustīt, jo es aizgāju uz RFS. Es domāju, no manis kāds futbols tikpat koks liels, cik šis galds. Es aizgāju mācīties. Tāpēc tu gāji Audā uz aerobiku, vai ne? Jā, pēc 3 mēnešiem pie Kaļiņina sievas, kur vadīja. Uz atzīmēm! Kas tas pa sviestu? Un... Stāsti, ko? Labi, aerobiku uz atzīmēm. Bija šī stop, Audas laiks. Starp citu par Audu runājot, mums bija vienu brīdi izveidojies tāds maziņš derbijs, tu moši atceries, jo vienreiz Jurijs gājis, ka viņš vēl staigāja ar GoPro, tad viņš ir izleps vairs nestaigā. Alberts pret Audu, vienu brīdi bija, Audu ķipa neteica, ka tas bija, bet bija forši sansacīt. Jā, mēs uztaisījām tādu, teiksim, tādu foršu vienmēr pirms spēles. Haipiņu tādu. Jā, haipiņu. Kaut kas līdzīgs tagad ir. Pagājuši gadu bija 3. līgā, šogad bija 2. līgā, tāds haipiņš arī. Es atceros tikai baigi liels uzvars, un to es... Sūka, Aivar izgriezt. Un bija, bet tas Audas laiks man, godīgi sakot, palicis atmiņā ar tādiem labiem brīžiem, jo tā ir viena no tām ģērbtuvēm, kuras iegūst tos komandas biedrus, ar kuriem es bieži vien daudziem sarakstos vēl un satiekos. Un Kaļiņins, jā, mums bija treneris Andrejs Kaļiņins, kurš bija arī pēc tam Liepājā, RFS viņš bija. Viņa priekšnieks, man liekas. Ļoti principiāls treneris, kurš sneaker man neļāva vēst. Jā, sneaker, viņš ļoti profesionāli. Viņam patika, piemēram, malējais aizsargs neskrien, dot diagonāli, un viņš tur pārāk platu to starp centra aizsargu un starp malējais aizsargs pārāk plati tur, un viņš, teiksim, tā droši nospēlē. Viņš paņēma apstādināja treniņus, atceros, paņēma bumbu, vienkārši paprasta malējam aizsargam, tādam Kārlim Vitoļiņam, kurš tagad ir Zemgals treneris. Okay. Viņš viņam pasaka, nostājas blakus savam centra aizsargam, man tur Jorens Goršs stāvēja. Viņš nostājas blakus, un Kaļiņins tā, no rokas, tā kā vārds, kas iedod tādu diagonālu, tādu plāstieru, pat ne plāstieru, bet tādu diagonālu iedod, un viņš pasaka, da ja pat tur būs Usains Bolts, nenoķersi. Gaidi savā pozīcijā, un tad, kad tā bumba lidot, tā tikai sprinto, viņš bija tāds, baigi principiālais. Bet viņš principiāls bija arī uz saviem, mums bija pilots, mums bija aerobika. Mums tajā laikā bija daudz grūzīņu, daudz japāņu, un es atceros, ka Andreja sieva. Es pazīstu Natāliju. Jā, Natālija vadīja šitos te treniņus, un man blakus bija tāds... Kā viņam bija, man šeit nevis Šohei no Japānas. Viņš pēc tam uzspēlēja Polijas augstākajā, Serbijas augstākajā. Tieši, nopietnā futbola līmenī uzspēlēja, bet es zinu, kāpēc viņš uzspēlēja. Tāpēc, ka viņam bija viss, kas man nebija. Es stāvu, zinu, man tur, moši te vartā bija, es mēģinu uztaisīt špagetu, un man vienkārši tur, šī tik atstāja. Nevar, nekādīgi. Viņš tikmēr gandrīz kājas aiz ausīm, tur jau misionāri poz tādu. Pēc tam uz lauku muzejiem pilnīgi tas pats. Es mēģinu dot diagonāli, diagonāli var iedot. Viņš tā kā Messi, saņem bumbu vienā, atdod.
otram Japānim saņem bumbu vienādot. Un tas bija tas audzes laiks. Un tad RFSā man pazvanīja mans jaunības dienas treneris. Kristians atrada, ka jums atzīmes lika par aerobiku. Atzīmes, Kāda tev bija atzīme, ka tu nevari, ka tev pusmetrs aiz zemē, tev špagetāji? Atzīmes lika, es atceros, ka es viena lieta, tā varbūt atzīmes, es godīgi sakot, varbūt lika, bet vēl ko es atceros no Kaļiņa laikiem ļoti, 2 vārdus, kurus neprotu krieviski izrunāt normāli, ir nagruzašņaja nedeļa i gruzašņaja nedeļa. Razgruzašņaja nedeļa. Tev iztulko, lūdzu. Nagruzašņaja ir slodzes nedēļa, razgruzašņaja ir atslodzes nedēļa. Jo iedomājies, mēs esam jaunieši, kuriem netiek doti vitamīni, netiek dots Man teica, Aldā mildrināts močījāt normāli. Mildrināts bija. Mildrināts var, kamēr varēja, tikmēr visur viņu rīja, man liekas. Zini kā, es domāju, tā ir viena lieta, ko es izgāju, kas man ir tāda pieredze bijusi, jo daudzi tagad, tipa virslīgas jaunie, viņi iet, caur, teiksim, metu, labi apstākļi, supernovardās netika labi apstākļi. Es domāju, ka arī, salīdzinoši ar to, ko. Es esmu bijis tā, ka dzīvoklī mums bija no Kodivāras čalis. Tajā ķekos, ķekas dzīvoklī dzīvojam no Kodivāras čalis, viņam prasu, mēs ēdam, man mamma un teica varēja palīdzēt, mēs ēdam tajā ķekos dzīvoklī, es saku, klausies, mēs tev virtuvē neredzam, ķipa, tu tikai tās auzu pārslas, mums bija Herkules atbalstītājs, ķipa, tu tikai tās auzu pārslas mauc, tā kā, varbūt palīdzam, cilvēks cenšos būt ar labu sirdi. Viņš saka, no, it's fine. Viņš bija Azerbaidžāns Baku tajā, ne Azerbaidžāns, bet tajā Anžī Baku, Mahačkals, Anžī viņš bija, sorry. Un viņš saka, tad, kad es biju tur, bet viņš bija dublēros kaut kādos. Tad, kad es biju tur, mani ar banāniem baroja. Te ir top līmenis. Te ir auzu pārslas, no Herkules. Un ķipa var smieties, piemēram, es zinu, Juris Goršs ar mani sveicinās tā, tā nepārāk, bet, piemēram, es zinu, ka tā bija salīdzinoši personīgā nauda, ko Juris tur, pa autobusu ir jāmaksā. Tagad, kad jūs zināt, jums ir komanda, cik daudz ir izmaksas, cik daudz ir, neparedzēta tēriņa. Cik daudz tās lietas atnāk paši par sevi, un īstenībā tā auda bija krūta pieredze. Pēc tam nāca RFS, tas tāds īsts laiks. Es tiešām biju iemests komandā, kur godīgi sakot, es teicu, davai, man jāsāk mācīties krievu valodu, jo es citādi draugs neatradīšu. Bija vēl viens latvietis, man īpaši labas attiecības ar viņu nebija. Un īstenībā vēl bija Kaspars Rībaks, bet es nezinu, ja Kaspars skatās šos raidījumus. Mēs Palangā dzīvojam Zvoros. Es atnāku uz šo Ustanovku, Stjopa vada Ustanovku, viņš saka, es dzīvoju ar Kasparu Rībaku, zini? Audā tagad jaunieši trenē. Man Stjopa saka, Jaņis, kur ir Kaspars? Es saku, nezinu, istabiņā neredzēju. Ustanovka arī nav. Aizies istabiņu. Visa tūkša vienkārši. Viņš vienkārši izdomāja zboru vidū no Palangas vienkārši paņem somas, aizbraukt mājā, nesakot nevienam. Vienkārši aizbraukt. Vārds. Bet tas vārds ir. Kaspar. Bet tad es ieslēdzu racionālo, jo no manis es uzreiz vajadzētu disclaimer pirmajā minūtē. Futbols no manis nesanāk nekad. Bet gribās. Un tā bija viena lieta, ko man vajadzēja. Man bija treneri, kas saka, nogalini sevi futbolistu. Pakar tos bučus. Un tad bija pauzīt. Aizgāja projām, un tad kaut kur otrajā līgā sāk spēlēt. Uzspēlēja otrajā līgā, un es domāju, davai, bišķi, uzskriešu nopietnāk. Aizgāju uz Albertu veco komandu, un vispār sāk spēlēt, un man treneris Arturs, kurš man zina, kā aizsarg, tikai viņš saka, es treneris tagad kā uzbrucējs spēlējos. Riga United bija. Jā, ārkārtas bija. Jā, es otrajā līgā tur 30 gols iesiet, es viņam atnāku, es tevi uzbrucēju, viņš tāds pasmējās. Beigās sāk likt kā uzbrucēju, jo Arturam patīk tāda spēle, tipa tālā piespēle, čirka. Bet, viena lieta, pozitīvais, tu teici, tas treneris, tu zini, kāds ir, varbūt tās, un tu biji spēlētājs, tu zini, kāds ir. Tu vari būt jebkāds, bet ja tev ir viena, piemēram, tu zini, es zinu visu mūžu, ka es esmu labi spēlējis galvas, uzskatu, ka Latvijā par mani neviens labāk ar galvu nespēlē. 1000%. 1000%. Girds Karlsons, šitā sēž, Bulders vedījās. Girds Karlsons no esošiem spēlētājiem. No esošiem spēlētājiem. No esošie tas ir nopietnāk izklausījās. No esošiem spēlētājiem. Kas ir gājis? Nē, beidz, tur tā kā agrāk Gats Kalniņš spēlē. Bija aktīvi. No aktīvi. Uzreiz nevar. Un manuprāt, ja man pateikt, viena lieta, ko jaunietim iedot, nevar visi būt tehniskākie, tā kā Spāņi. Es biju Spānijā, viņi spēlē katru dienu futbolu uz ielas. Tu nevari būt fiziski spēcīgākais. Paskaties uz Francijas kolonistiem, cik tur daudzi spēlētāji. Latvija nebūs fiziski spēcīgākā izlase. Tehniskākā arī nebūs. Un es tādā ziņā cienu Māri, viņš pirms pāris gadiem man šeit pateica, ka Latvija ir zaudējusi savu kaut kādu pavadienu. Agrāk, es atceros.
piespils Prohorenkovs nočirko, Mārs iesit. Bija pavadiens, nebija tas skaistākais, bet bija rezultāts. Es nesaku, ka tādam ir jābūt tam spēles stilam. Futbols. Tagad arī ir vektors. Jā, vektors ir pareiz vektors. Nekad neesmu komentēšanā pateicis vektors. Godīgi saka. Nu, lūk, un... Tu redzēji, kāda viņš ir? Kad nebija pateicis. Un Artūrs vienkārši, bet viņam ir kā trenerim tāda viena lieta, ja viņš uzticās vienam spēlētājam, ka viņš dara vienu lietu labi, un viņš iedeva iespējas, sāk spēlēt uzbrukumā, un es neko citu nedaru. Godīgi, ka es čirkāju, un sit ar galvu. Nopietni, jā. Un Artūrs to darīja, un viņš, teiksim, uzticās. Un trenerim, manuprāt, ir svarīgi radīt tam spēlētājiem to sajūtu, ka viņš ir svarīgs. Un ja viņš ir tas spēlētājs svarīgs, arī izlasē, jebkur, ja tu attiecībās, jebkādās, ja tu rādi, ka tas otrs cilvēks svarīgs, viņš būs priecīgs. Un ja pat viņš dara to vienu lietu, 20 minūtes kaut vai nāk uz mājiņu, un viņš būs svarīgs un būs... Klausies, nenožēlo, Tu jau spūkstens, ko tas Nē, man atnāca no Patreoniem ziņa, paldies, starp citu Patreoniem. Nopietni, nenožēlo, ka... Akāri bučas uz vadzīšanu. Bet labi, tevi tik daudz nelasa sociālos, tu vari atgriezties mierīgi. Nē, īstenībā bija tā, ka tad bija Alberta pirmā līga, un tad es biju spēle pret virslīgas Valmieru. Iesit golu ziemā pēc Covid. 92 kg, super formā, iesit golu. Un likās, es jau televīzijā strādāju, man bija darbs un viss, es jau profesionāls cilvēks citā karjeras daļā. Es vienkārši spēlēju savu prieku pēc. Bet es domāju, to vienu spēli virslīgā varētu aizdīt. Vai ne ar Albertu ievest Albertu, tas būtu perfektā gadījumā aizdīt un viss. Vai arī, teiksim, aiziet uz vienu komandu, vienkārši vienu spēli kaut vai nospēlēt un tā. Bet tad es pārplēsu tās krusteniskās un, godīgi sakot, es vienkārši, tu varbūt zini, es nezināju, ka tā trauma atstāja tādus iespējas, jo es vēl ar vienu redzu sevi, ka kājas ir bišķiņš čības. Nē, man uzreiz pazuda... Daudz kas. Nē, nevis daudz kas pazūd eksplozitāte, ātrums. Jā. Bet redzi, ko Jānis teica, viņš labprāt beigtu karjeru, būtu iestājas vienas spēle virslīgā un beigtu karjeru. Tātad viņš beidz karjeru kārtu, reiz uzvarot mūsu. Nē, mēs zaudējām. Tu jau lohs esi? Es pat... Pārējais mēs vinējām, Dievs, ir priecīgs. Kaut kā nepierasti. Nē, un viss ātri uz to, un beigās tas nonāca līdz tam, ka es uzspēlēju 3. līgā, un es tādas emocijas varu teikt. Tur labs bija. 3., 2., 1. virslīga, da Champions līga. Protams, ir kaut kāda līmeņa tai priecāšanais, bet es nekad savā dzīvē, es biju bijis 2., 3., 4., da pēdējais. Nekad nebija, tiešām ar futbolu uzvarēs, jo bieži nav tā, ka tu ar futbolu kaut ko var uzvarēt. Ar skolto mēs tur varējām palikt kaut kādās tādās vietās, tur ārzem turnīros tādās vietās, bet beidzot uzvarēja. Un tās emocijas, jūs nezināt, kāds ir 3. līga uzvarēt. Nē, mēs zinām, kā ir centra zona. Pagaid. Jūs turpināt skatīties. Ja? Un tās emocijas, un es noķēru to. Es neatnācu atpakaļ arī uz Albertu, lai tur, futbolu spēlētu. Es atnācu, lai sēdētu, ģērbtu vai ierēktu, lai pirms spēles tur satiktu čomus, pazviegtu. Noteikti ne, lai trenētos. Un šis gads bija ļoti saraustīts. Mūsu 3-kārtējs zelta čempions pieprasīja, lai mēs nākam treniņiem. Es to vienkārši fiziski nevaru. Fiziski nevaru aiziet treniņiem. Un es ļoti gribētu, lai es varētu 7 reizes nedēļā iet treniņiem, bet es to vienkārši nevaru darīt. Bet skaties, to aizgāja un arī treneris pamainījās. Jā, tas bija kādu nedēļu pēc tam es panēcu visā tā. Bet es biju izlēms, jo... bija PPK spēle. Es sāku biju domājis PPK, bet es teicu, nē, varētu būt grūti, jo zināju, ka jums sastāv papildinājumi. Es jau jūtu, ka katra spēle ir ar vien tuvāk un tuvāk. Un tā ir ar katru, ja piemēram tu uzvari kaut komandu 3 reizes, 4. reizi ir vēl grūtāk. Un vēl grūtāk, jo... Pagaidām ugreiz sanāk. Jā. Lūk, un es domāju, man sievi no Liepājas Durbas, neko spēlēsim pret Karostu, arī viņiem pavisā, arī viņiem zaudējumi, bet īstenībā tās sajūtas bija krūtas tādā ziņā, ka tur bija mana sieva un tur bija čalis, ar kuru es sāku savas futbola gaitas kopš pirmiem treniņiem, Patriks Ansāns, aģents. Un es tā, es neesmu sentimentāls futbola jautājumos, bet tad man likās tā. Es domāju, ka tu vēl spēlēsi. Mini-futbols es noteikti spēlēšu, kamēr Mareks ķermani nemetīs ārā. Es labprāt, godīgi sakot, es zinu, ko gribētu. Futzālu spēlēt. Futzālu? Kāpēc man ir iebērās Latvijas klimats tas augstums. Tie, kas visi tur skraida tajā ziemā, fanāti. Godīgi sakot, visi nost cepuri nost, bet tas, kas ziemā skraidīja trenēties, ik pa laikam to arī virslīt komandas darbs ir fanātisks. Es jau šodien izjūtu to treniņu. Tas bija iemesls, kāpēc es beidzu trenēt. Nesācis praktiski. Pusgadu patrenē pateicu, nē, tas nav man. Tik augsts šodien. Bet Jāni, tu pats minēji, ka jau aizgāja citā savā sfērā bijuši žurnālistikā visā iekšā.
Bet kur tu atradi to vajadzību? Tomēr izbraukums. Tāpat otrā līga, trešā līga. Nu, trešā mazāk. Tu brauc, tas ir kaut kāds sestdiena, svētdiena. Viņš nebrauc. Tā nebrauc, tā bija Rīgas zona. Arī pirmajā gadā bija Rīgas zona 7 spēlēs, ja nemaldos 21 gols. Varbūt var pārbaudīt to statistiku. Jo tas variants, kad arī, tas visu tu paši Liepāju. Un tad jau bija play-offi. Tu visu dienu reāli tur, tas bija tā otrā līga, tas bija ķipa tas nākamais līmenis. Jo es to sezonu iesāku pirmajā līgā, un tur jau jaunie sāka pārņemt to vietu pamatsastāvā. Un izveidojās arī tāds, es neteiktu, ka interešu konflikts, bet vienkārši izveidojās tā, ka... Vecais Pakauns, tik bīdīs malā. Nē, es esmu valdes loceklis arī Pareizi, jā. Jurducenko futbola skolā Alberts un spēlētājs. Man pašam ar sevi izveidojās tas tā kā... Konflikts, jā. Nu vai man vajadzētu spēlēt vai nevajadzētu spēlēt? Valdes saka, šim vecajam kungam nav vietas sastāvā. Spēlētājs Pakauns, es varētu vēl spēlēt. Viņam jāmaksā algu. Jā, vajadzētu algu. Nu, lūk, un tad es pārgāju to, bet trešā līga bija top. Rīgas zona bija forši, viss tuvu, viss krūti, un bija spēles viegls, bija spēles grūts, un viss, ko vajag. Un tad vienīgais, kas nāca play-offi, kur es aizbraucu uz, kas tā bija, kur mēs pusfālu uzvarējām Krāslavu, wow, es iegāju veikalā, dāma mēģināja pārdot karbonāts, nevārda latviski, ne vārdas. Viņa saka, mēs no futbols, no Rīgas, Krāslavi graici, šī harašo futboli graici, tur tā. Klausies, tu tagad man ar Krāslavu pārtrauci manu domu. Ceturtdaļa fināls Jelgava uzvar, un fināls Ogri uzvar, un čempions. Jūs malači, jā. Tā bija pārsteigums, ka... Nē, varbūt tu tā neuzskatīji. Mēs bijām pagājušajā gadā 3. līgā un šogad 2. līgā. Tev nebija pārsteigums, ka līmenis ir daudz labāks 2. līgā? Vai tev neliekas, ka daudz labāks? Nē, ir daudz labāks. Daudz labāks bet līmenis. Bet starpība ir tā... Tik liela. Es negaidīju. Daudz labāks līmenis un, manuprāt, atšķirība vienā. Ja mēs spēlējam Rīgas zonā, cik tu Rīgā savāksi labas komandas, kas būs konkurētspējošas, bet pa visiem reģioniem, tu, piemēram, paskaties uz tādu, šogad reģionā, kāda reģiona komanda, es pat nezinu. Kurā līgā? Bet otrajā līgā arī paskaties, 3. līgā Rīgā ir 14 jau komandas, manuprāt, vai 12. Un tur arī... Mums ir 10. Bet arī tam ir izskatījums kāds. Virslīgā paliek arvien mazāk latviešu. Leģionāri spiež ārā. 1. līgā ir komandas, kā piemēram Alberts, kuri neņem tur tik ļoti spēlētājs, kas ir, tikko beidzis tur virslīgādās uzspēlēs. Viņš var tās pats arī nemeklē. Daudzas ir akadēmijas komandas. Viņi saka, sūdz ar to, iešu spēlēt futbolu 2. 3. līgā. Un tad viņi atrod savus komandas. Un līdz ar to tā 3. līga vispār izveidojas. Kāpēc? Tāpēc, ka 2. līgā jau sāk palikt bišķiņ pat cieši, jo pārāk daudz reģionu, vai uztaisam 3. līga, kas būs vēl vairāk. Un, ja es nemaldos, tagad ir, ja 3. līga ir amatieru līga, tad ir vēl kaut kāda superamatieru līga. Nē, tur... Tad reģionāli turnīri kaut kādā. Bet 2. līgā es dzirdu, tur naudu maksā. Prēmijas maksā. Šito es vispār nezinu. Par vienu cilvēku runājot. Ja tu skaties, Mārtiņ. Kurš grib visos klubos spēlēt? Jā. Tās ir 2. līgas Šabalā. Nē, es domāju, ka viņš ir... Viņš ir īstenībā viens no talantīgākajiem spēlētājiem, ar ko es spēlēju. Kā Edvards pateica, ja viņam būtu... Kā viņš pateica, ka tevi nosauca par Jaņi un iedeva tev labāko uzbrucēju balvu? Gattuso? Nē, viņš par Vecagānu pateica. Ja nebūtu slinks spēlēt virslīgā. Tad, kad... Renčiks Rodviņš mēģināja tur strādāt individuāli, teica, ka viņam ir jāspēl virslīgā. Es arī uzskatu, ka viņš mierīgi varētu. Bet, zin kā, ne arī visiem vajag. Katram savs futbols. Jā. Tagad nesen bija kas... Vakar Supernova spēlējām pret Supernovu, kas U18. Un viņiem ir... Tev pielaida? Atkal ar licencēm tur šmalcāties, ja? Nē, es esmu kluba pārstāvis. Kā viņam uzvārds bija tāds diezgan liels tavas... Garš? Jā. Latviešu uzvārds. Ļoti labs uzbrucējs. Varētu Supernovā noteikti spēlēt virslīgā. Es zinu. Man čaļi no Supernovas saka, viņš negrib, viņam jau tur sava dzīve. Nav Zelmans? Nē. Haraši, jā, garš priekšā. Kamēr tu domāji, sēdēšu to? Es arī. Pačurājām, jā. Alberts, jā, tu esi arī kā Alberts. JDFC. Es sākšu ar to valdes loceklis. Tu saņem algu? Nē. Kāpēc? Kā valdes loceklis? Jā.
LFF saņem valdes locekļi. Varbūt tas jāievieš. Varbūt kāds LFF ir. Nē, ka valdes loceklis nesaņem algu un neuzskatu, ka tā ir pareizi. Neuzskatu arī, ka federācijā tā būtu jābūt. Es uzskatu, ka darbs ir jāatalgo, bet valdes locekļa amats ir nedaudz citādāks tomēr. Ko tu vari ietekmēt Alberta dzīvē? Mums ir vienreiz mēnesī valdes sēdes, mēs izskatām jautājumus, kas ir tieši saistībā ar klubu. Un, tā kā principā tas ir Jurducenko futbola skola Alberts, skaidrs, ka 80% jautājumu ir par akadēmiju. Akadēmijas jautājumus mēs izskatām un balsojam un spriežam un meklējam risinājumus. Un kā jau jebkurā birokrātijā ir arī tādi jautājumi, kur liekas, ka nevirzās uz priekšu, ir kaut kādi jautājumi, kurus uzreiz var atrisināt, bet tas ir tā ir tāda pieredze, kā ir strādāt ar cilvēkiem, jebkurā mēs apstāstos trietā, parunāt par 20 tēmām, mums vienmēr nebūtu viens viedoklis. Cik jūs esat valdē? Es, Arturs Zakarševskis, Inga Sanita, tās ir mūsu office darbinieces, Olafs Pulks, Kundars un Gačs Kalniņš. Tas viss. Gača Kalniņš? Jā. Viņš ir pagaidām neaktīvs. Jā, viņš ir pagaidām neaktīvs, bet vispār tas kā klubs sāka veidoties, un tas ir īstenībā ievadvārds, ko tu gribēji teikt, kas ir FK Alberts un kas ir JDFS Alberts. Bieži vien jauc, ko sauc par JDFS Albertu un ko sauc par FK Albertu. Es neesmu bijis pirmsākumos, es neesmu FK Alberta un JDFS Alberta audzēknis sākumā, bet principā viss sākās ar Jurducenko. Un, ja pat es nemaldos, varbūt kāds man pārlabos, viss sākās vispār Vecmogrāvī. Jurducenko sāka trenēt Vecmogrāvī un saucās, es pat zinu, bija, ka tāds klubs Audineo. Man viens labs draugs trenējās tajā Audineo. Viņa brālēns ir Toms Andersons, kurš tagad bronzas medaļnieks ar hokeja izlasi. Tu atbildēji man jautājumu, man bija jautājums, Jāni, kas ir Latvijas labākais hokejists? Tieši kāpēc Toms Andersons? Tāpēc. Lūk, un pēc tam, ja es tā nemaldos arī, tad principā sākās FK Alberts, kur arī bija Jurducenko iesaistīts, un tad tie visi gāja, un bija 1997. gadā dzimušie, kur vairāki zinām arī, ja negribu tā samalot, bet tur bija Ernests Pulks, kurš ir Olafa dēls, tur bija, manuprāt, arī Frits Roderts, un varbūt vēl kādi, kurus es tagad nenosaukšu, jo tur daudz 8. 7. tur savā starpā maļās. Lūk, un Juris aizgāja aizsaulē, viņš nomira, un principā pirms tam bija jau, manuprāt, saruna par to, ka vajadzētu tos oranžos krēklus. Tu zini to stāstu, ka Juris bija pateicis, ka principā oranžs ir turnīros labi var ieraudzīt, jo vienmēr zina, visiem ir zili, balti, melni. Sarkani. Jā, oranžs uzreiz ierauga, un vajag oranžos krēklus. Kāds ceļš radek veistis, nav? Jā, viņš aizbrauc uz ceļojumu un devās aizsaulē, un kopš tā brīža sanāca kopā tieši tās komandas vecāki, un teica, ka jāveido klubs, un sāk veidot klubu. Un principā sākumā pat laikam esot bijušas sarunas ar visiem FK cilvēkiem, kas ir Girvits un visi tie pārējie un ko, ka veidojam tā, un viņi esot pateikuši, mums jaunieši nevajag, mums bērns nevajag, mēs esam tikai tāds klubs. Juris bija pats, kā saka, pionieris darīja, un tad mums būs tikai tas, teiksim, amatieru klubs. Nezinu, kurā gadā viņi tur savu klubu izveidoja, kas sākumā arī bija tas FK Alberts. Un kopš tā brīža tagad negribu samalot 2008. manuprāt, gads, 2008. gads, izveidojas Jurducenko futbola skola Alberts, un tas, teiksim, tādā brīdī arī sākās, un tagad vēl ar vienu it pa laikam, zin kā tur jauc, bet es pat teiktu, šobrīd, pateicoties tam, ka ir liela akadēmija, jo nevar būt. Cik jums ir bērni? Mainās, bet ap 500, 450, 500. 450, 500. Man vienkārši kā tagad iedomājos, skatās kāds cilvēks, kurš šito pirmo reizi. Kāpēc Alberts vajadzēja nosaukt? Es nebiju tajā brīdī, nesēdēju klāt. Es uzskatu... Alberts Šebels, ne? Nē, tas ir pateicoties, jā. Vispār, tas FK Alberts, bet tas laikam bija tā, ka bija runāšana, cik man Olafs ir atstāstījis, ka tā runāšana bija, kā daram, ka par godu Jurim, bet es no vienas puses piekrīt, ka varēja būt JDFS, un īstenībā tas būtu normāli, jo bieži vien tāpat saka JDFS. Jā. Mēs pret JDFS, un bieži vien saka pret Albertu, un ir tas tā kā, bet tas ir līdzīgi kā ar Sheffield Wednesday, Sheffield United, un ir kaut kāds vai Manchester City, tur Manchester United. Rīga RFS. Jā, Rīga RFS. Tu saki Rīga FC vai tu saki Rīga? Rīga. Viņš zina, ka RFS futbols, Rīga FC
ģerboni ir lauva, ja? Tad RFS ir kaķis. Tas pat ir, zini kā, tas ir tā kā RFS un Rīgas futbola skola. Šis vispār Arī vispār. Pilnīgs. Un kopš tā laika, kad es principā, es sāku tur palīdzēt ar sociālo tīklu lietām un mēdī kaut kādām lietām un kaut kādām atspoguļošanām publiskā vidē, un tad pats pieteica savu kandidatūru, ka varētu valdē būt un mēģināt tos tā kā procesu pātrināt no sava redzējuma. Tā nebija Kovaļova variants, tā kā, man piedāvāja, es piekrītu. Nē, man mazāk, man tieši otrādāk. Es pats piedāvāju, visu piekrītu. Un es vienmēr esmu gribējis palikt futbolā tādā līmenī, lai man nav jābūt trenerim. Man baigi bieži ir jautājums, vai tu varētu būt treneris, tu tur skaļi bļausties. Es pamēģināju, skaļi bļausties. Tas ir labi. Skaļi bļausties. Treneris. Kurš galīgi nav manējis, jo tev ir jāceļās no rīta. Garīs Nevils tā teica, kāpēc viņš Valencijā zaudē 0-7 Barcelonai, kāpēc viņš negrib būt treneris. Tāpēc, ka viņš neceļās no rīta un nedomā, tā kā es šodien palīdzēšu Edgaram kļūt labākam futbolistam. Es pamodos no rīta un domāju, 5 treniņš jāvada cīkiem. Rakstu Mārcim Pūcam, klausies, davai, es būšu šodien neatbraukšu. Es godīgi pasaku, ja tu viss, un es pastrādāju puses gadu, sapratu, nē, tad nav mans. Bet es gribēju palikt tajā futbolā, skaidrs ir komentēšana, tur tās televīzijas lietas, bet kaut kā būt tuvāk un tā, teiksim, tā office lieta. Par Albertu, vienmēr mēs savos strīmos ir tāda Narratīvs, ka Alberts ir labākais futbola klubs Latvijā. Tas jā, bet ka, negrib spēlēt virslīgā. Nē. Es uzskatu, ka neizklāšu varbūt tās mūsu kluba politikas iekšienes, tur, teiksim, sarunas vai diskusijas, bet vieglajā valodā. Bet sakot tā, ka tie, kuri smīgņā, teiksim, par pirmās līgas futbolu, kā tā tur tagad divas komandas, Grobiņi tur cīnās, agrāk Supernoviņu vairs nav. Nē. Un klausies, un ir dzirdēts tā, kas tur, Grobiņa tur cīnās, bet Grobiņi tāpat negrib spēlēt, tur Alberts, tagad kaut kāda Skanste, bet ja tu īstenībā aizēji uz to pirmos līgas futbolu, tagad, piemēram, tur ir arī dublieri. Dublieriem vienā spēlē ir tāds sastāvs, otrā spēlē ir tāds sastāvs. Katrs tur pret katru sitās un, piemēram, ja tieši par Albertu, par mums runājot, par pirmo komandu, tad Albertam te jau visi ir akadēmijas audzēkņi. Un mēs vismaz pagaidām, klubu politiku pie tā pieturamies. Un kādā brīdī varbūt mēs nedaudz es nebiju tajos procesos klāt tieši šai par šo sezonu. Teiksim, paši zaudējot, palīdzot spēlētājiem, jo Emīls Evalons aizbrauca spēlēt uz Sloveniju. Tāpat Kristers Ticenko aizbrauca spēlēt uz Itāliju. Auseklis ir vairāk kārt bijis pārbaudēs. Viņš bija Juventus pārbaudē, Portu pārbaudēs, Milāns Inter un vēl kaut kāda aģenti bija. Virslīga tam traucēs? Un uz brīdi varbūt tas bija nedaudz saraustīts. Tas ka Evalons, piemēram, tur nevarēja spēlēt kādā brīdī. Varbūt es arī negribu samalot. Nikita Martiņenko vēl bija tur līdz Haiduku un tā. Un tie visi spēlētāji, kas arī jaunie, pagaidām viņi nav vārdi. Tie nav vārdi. Ja pat tie čaļi domājas ar viņiem, esmu spēlējis vienā komandā, ka viņi domā, ka viņi vārdi, viņi nav vārdi. Bet varbūt tas, teiksim, patraucēja tajā brīdī tas, ka tas virslīgs mērķis kā komandai ir vienots. Varbūt tās tiem čaļiem individuāli bija, es spēlēju Albertā tik labi, lai man ierauda ārzemes. Ja es būtu futbols, es domāju tāpat. Bet es kā kluba cilvēks tomēr saprotu, ka mēs varētu tikt virslīgā, un tad būtu pilnīgi citādāk. Tad tu vari aizbraukt nevis uz Sloveniju, tad tu vari aizbraukt kur citur. Bet es tev saku, ko domā cilvēki futbola no metas daudz brauc. Ne par to. Tas ir. Es gaidu metas tās tribīnes. Jā, es gaidu metas tribīnes. Ļoti šī nauda. Pagaid, ne par tribīnēm. Tagad es par Albertu runāju. Vot ir tāds, ķipa viedoklis, ka Alberts ir tur 3., 4., pat ja būs 1., 2. Vienmēr 4. nereiz medaļas. Vienalga neies uz virslīgu. Tāds arī no Olafa. Iesiet, jūs būsiet. Zini kā, virslīgai ir pilnīgs cits finansējums un pilnīgi citas prasības. Ja mēs iet uz virslīgu, vismaz mana kā valdes locekļa prasība būtu valdes locekļiem, treneriem, futbolistiem, akadēmijai, visiem iesaistītiem ir saprast, ka te vairs nevar šādi strādāt, ir jāpāriet tajā nākamajā līmenī. Var tur mētāt ar akmeņiem uz to futbolu, tur no visiem pārējiem sportveidiem, kur medaļas vāc tā kā, teiksim, tādas sēnes mežā. Var mētāt, bet
futbolā tā konkurence ir tik milzīga un tā nauda ir tik milzīga. VF Rīga budžets 1,7 miljoni. Ar 1,7 miljoniem virslīgā. Eirokausa. Jā, Eirokausa var dabūt. Nu, tu cīnīsies par Eirokausiem. Un tad tu salīdzini pirmās divas komandas. Tā ir VF komanda, kas ir mūsu principā tas galvenais. Un tur ir pilnīgi cits. Piemēram, tie paši kur es esmu vairāk iesaistīts sociālajā tīklā. Nu, viņi nevarētu palikt tādā pašā līmenī, ja mēs būtu virslīgā. Tur vajag pēcspēles intervijas, tur vajag pirmspēles intervijas, tur vajag treniņos būt, tur vajag tik ļoti būt klātbūtni. Un tam visam ir vienmēr nepieciešams finansējums, jo es esmu absolūti pret, ka ir jāizmanto brīvprātīgais darbs. Ja tas neskaitās, tad, kad tu atnāc pie manis, saka, es gribu strādāt. Es saku, labi, nāc, dari, ja tu pats gribi. Bet tad, kad davai, darīsim visus tikai uz labsirdību. Davai, Janka, tu pa draugam mums. Jā. Labi, lēti un tagad. Jā. Tas vienmēr, tev biznes, jā, davai, negribi iedot man to. Nē, vienmēr no drauga ir jānopērk. Nu jā, tu saki, Jāni, Alberts. Jums ir 500 bērni gandrīz vai, jā? Lai būtu vēl vairāk bērnu, varbūt kaut kādus jūsu prospektus, kas no Alberta tagad futbolā, es zinu, ka vārdi, kas gājuši caur Albertu. Nu, kā mazā reklāmas pauzē, Albertam vajag bērnus, ja? Labs jautājums īstenībā, un mums vienu brīdi mēs bijām. Gada balvas pasniegšanā, kur pēdējais, kas bija Gutkovskis, kas dabūja balvu, ja? Askols atnāca. Robim tur, Robi, klausies, Robim gāja sūdīgi Nīderlandē, viņš tur gols vispār nebija sasits un tā, un Askolts pienāk, un es ar Olafu stāvēju. Un Alberts dabūja balvu par akadēmijas darbu. Organizators, tā kā. Jā, par akadēmijas darbu, ja nemaldos Šitika balvu, par godu viņam nosaukt. Un vienāk Askolts, un es vienmēr ar Askoltu pasmiekli, man ar viņu ļoti labas attiecības, teiksim, tāds jo es zinu, ka viņš ir tāds vai nu pa labam, vai pa sliktam, bet man ar Askoltu vienmēr es mēģinu viņam tā kā bišķiņu uzbraukt, bet caur joku. Un es viņam saku, klausies, ja Robim nav darba, nāc atpakaļ. Viss nopietni, jo mums nākamā sezona, principā mēs ar Olafu jau šobrīd runājam, mēs parakstam jau līgums, Robšikam nav vieta tur sastāvā, Robs priekšā. Pasauksim atpakaļ Liepu, Helmutu Saulītes vārtos, Dāvis Indrāns centrā, kas tur vēl Klaus Kramēns centra aizsargs, un beigās tos visus salsot. Īstenībā ir tie spēlētāji kaut kādi, kas ir izgājuši. Nu, laikam spilgtākais ir Dāvis Indrāns, jo viņš tomēr ir debitējis izlasē, viņš debitēja pret Ronaldu. RFS viņa nokāva, Jā, es tā uzskatu, ka Dāvis ir tas viens no mana gada. Viņš ir 5. gads, bet 7. un 5. bija vienā gadā. Viņš bija ļoti talantīgs. Viņš Ventspilī bija. Viņš bija Ventspilī. Ventspilī viņš bija. Marinēja viņu Ventspilī. Viņam Ventspilī kāds marinē? Marinē, nē. Starp citu par Ventspili. Gribat dzirdēt? Nē, pagaid, es ar viņu runāju. Ir labs stāsts par Ventspili. Es ar viņu runāju sezonas bankets. Viņam tur bija, skaidrs, jauns spēlētājs, neliela alga, viņš tur uz maiņu 18,6. Nebija viņš tur, ka viņam ķipa jāspēlē. Un viņš saka, es iešu prom. Es saku, kāpēc? Tev kaut kur vairāk naudu sola. Viņš, nezinu, var teikt, nevar teikt. Viņš saka, nē, man nauda vispār neinteresē, man ģimene viss ir ok. Man vecāki palīdzēs. Saku, kur, priekš kam? Nebija tā, ka viņam tur super uzticējās, bet nebija tā, kā tu saki, marinē. Viņam deva tik, cik viņš tajā brīdī pelnīja. Es kā spēlētājs, godīgi, ar visu to, ka man liela simpātija bija pret viņu, strādīgs, kārtīgs, gudrs. Viss, kas tu nebija. Strādīgs biju, kārtīgs nebiju. Gudrs, lai spriež citi. Bet, tiešām man gribējās. Un, viņš otrā jūtas. Par Ventspili. Labi. Dāvis, viņam starpcīt iesauks Stiepli, viņam sava interesantā karjera, jo tas ir tiešām, Latvijā nav daudz piemēru. Tu debitē pret Ronaldu, iesit savos pret Gibraltāru un pēc pāris gadiem spēlē Albertā. Nav tādas karjeras, pasakiet vēl, bet vēl bija tāds spēlētājs, kurš jebkuru, ko es esmu spēlējis kopā, ir bijis talantīgākais spēlētājs, jebkā tas ir Rudolfs Ratfelders. To arī Ventspils. Kas? Viņš bija Ventspilī. Dublieros. Un, starp citu, Dāvis Daugavets arī, kurš ir Alberts audzēknis. Sporta ministrs. Jā, tieši tā, un viņš arī ir, starp citu, Alberts audzēknis, bet Ratfelders ir absolūti labākais un visu laiku talantīgākais Alberts spēlētājs jebkad. 1000%. Kas nogāja greizi? Nogāja greizi. Ventspils. Ventspils. Nē, es zinu stāstu. Viņš atbrauc es tajā brīdī Audā, mēs kopā Audā spēlējām, tad viņš atbrauc uz Ventspilu. Viņš atbrauc, es viņa vietā, es koku graustu, es nezinu,
Da jebko izdarīt Koks ir jāšķels. ar kājām. Koks ir jāšķels. Interesants joks. Beidzot izdevās. Jā. Es līdz Ventspilī līdz Ventspilī kājām aiziet. Bet es atceros, kādreiz viņš atbrauc Rīgu, viņš saka, nē, jā, man Butriks nolikt to līgumu, 800 eiro. Da kāds es profesionāls futbolists, tā man tas viss vienalga. Un es tajā brīdī, zinu kā, man arī, cik 18 gadi, es domāju, 800 eiro tajā brīdī vispār ir kosmos, un vēl 800 eiro ar futbolu, jo daudz jau sāk strādāt. Un vēl Ventspilī, es domāju, wow. Man bija pusotrīs, kad viņam deva 800. Un kāpēc es tev gribēju klapēt Ventspili? Es gribu pašā pirmajā minūtē, kad mēs sākām runāt, gribēju teikt, es nekad neesmu sevi uzskatījis par pirmkārtām talantīgu, jo es tiešām tāds neesmu bijis un neesmu uzskatījis varbūt tās par futbolistu. Man saka, kā tev bija karjera? Nebija karjera. Karjera ir tikai tad, ja tev saņem manā uztverē, tu saņem profesionālu līgumu. Tad sākās karjera. Bet, kas manī bija vienmēr vēlme spēlēt futbolu. Es gribēju bērnībā, tur atceros, tūdaļ braukšu pirmo turnīru Somijā, Turku. Dārzā, tur skrienu, zinu, kā priecāšos, un iesit pēc tam vārds, un tā arī priecājos. Un tas vienmēr bija, iekšā bija, bet tas brīdis, kad es sapratu, ka es nebūšu futbols, sit vai nostot nebūšu, tas bija, tad, kad es biju Audā, aizbrauca Indrāns, aizbrauca Daugavietis, jo Artūram bija labas attiecības ar mūsu trenerim, bija labas attiecības ar Zakaševskim bija labas attiecības, vēl tas nezina ko, vai viņš tur Cikanoviču zvanīja, es atceros, bija tas lietuvietis treneris, vai kam viņš zvanīja, bet katrā gadījumā viņam bija labas attiecības ar vienu no Ventspils tur cilvēkiem. Un Daugavietis aizbrauca, Ratfelders aizbrauca, Stiepla aizbrauca, Indrāns aizbrauca, un Ratfelders aizbrauc no Audas, es domāju, visi, es teiktu, varētu būt nākamais, es tur tā kā zvanīju, es teicu, treneris gribu, man vienalga, kur, par kādu naudu, vienalga, da jebko. Es gribu braukt, man bija 18 gadi, es gribu braukt, vienkārši, lai ir profesionāls, jauniešu profesionāls līmenis. Šeit davai es sarunāšu. Viņš pazvanīja, teica, varbūt tā kā varētu būt, bet ne vēl 100%. Ko jaunietis dzird? Varētu būt! Ir būt! Es mammai izstāstīju, es tūlīt uz Ventspili. Es atceros, vēl tajā laikā skraidīja Audā, es domāju, sorry, Auda klausās. Jā, amatieru laiki beigsies. Tas, ka tajā laikā tiešām bija grūti trenēties. Es atbraucu pēc skolas izsaldes, zinu, tur nav, nevar trenēties izsaldes, tur nepaspēja mājās aizbraukt, tas viss. Tajā laikā Ventspilī bija internāts. Es tev saku, man apstākļi bija. Tur viss bija vienkārši, lai... Man viss, ko... šis ir īstenībā tas, kas es uzskatu pamainīja man dzīvi. Es varbūt nebūtu tur pasaulē vai sūdz ar to pat Rīgā, tur top 50 futbols, bet ja man iedotu tos apstākļus, ka tev ir internāts, tev ir svaru zāle, tev ir laukums, tev ir treneri, un tu vari trenēties. Virslīgā vienu spēles aizvadīt. Vienu es noteikti aizvadīju. Lūk, un es atceros, kad Artūrs tā pateica, un es tagad... Un bija kaut kāda laikam sāruna ar Artūru, ka varētu būt tā kā šajā nedēļā, vai kā bija kaut pirmsezona, un viņš, bija sezonas vidus, un viņš man zvana, un es domāju, man zvana Artūrs, tūlīt tās būs. Viņš man zvana, un es pēc pirmā sveiks, tā kā apmēram kā man tev pateikt, viņš pasaka, ka nebūs. Viss, es salūzu, tajā brīdī salūzu un sapratu, ka viss, nekad nepiedošu tam futbolam, tāpēc īsmā es aizgāju no futbola, tur domāju, kā es tā varu, ja nav talants, tad nav talants. Sāpīgi klausīties. Tas racionālais. Pusotrīs mēnesī. Beigās tas aizvedat pie tā, ka es strādāju televīzijā, pie tā, ka es komentēju futbolu. Man tas labāk. Man tas nenormāli patīk, bet tajā pašā laikā vardās, ja citi klausīsies, domās, ko es tur runāju, pilnīgs koks tas čals bija. Bet es godīgi sakošu, bērnības vienmēr domāju, es būšu futbols. Vecos klasbiedrs pamatskolas, tas sēdēja, neko tur nesapratu, ko tur stāstīja, domāju, tūdaļ uz treniņu. Un es iedomājos, cik vienkārši Latvijā varbūt, tagad varbūt tās ir mazāk, bet cik tiek salauzti kaut kādi sapņi ap 17, 18, tādu iemeslu dēļ, ka tev vienkārši nav apstākļi. Ja tev iedod apstākļus un tu salūsti, pats vainīgs. Bet tagad neiedod apstākļus. Es domāju, ka futbolā vēl ir ok, ja tu, mēs taču zinām, kā ir... Hokejā, piemēram, tavs skolas biedrs, Zemgus Gergensons, piemēram, tu vēl sāki futbolu spēlēt, Es sāku 10, 11. Nē, es par to, ka mums... Skaidrs, ka neveicās un tā, bet te ir vismaz 10 komandas. Mums ir līgas, kur vispār, Es tieši tikko dzirdēju, Masaitis stāstīja, 3 talantīgi čaļi, paņem 2, jo vienkārši no tiem 3,
pišķiņi labāk ir tie divi, ar trešajiem tā, viss nav, vienkārši nav vietas. Nav vietas. Mēs te aizklusēs runājām. Mēs ne. Tā kā vadītāji klusēja. Mēs nedaudz atgriezīsimies, mēs runājam par jauniem futbolistiem. Bieži vien ir prasīts par jauniem futbolistiem. Vienkārši salīdzināšu veco un jauno skolu. Jā, un es esmu kaut kur, manuprāt, pa vidu. Un es tagad redzu, ir tāda mūsdienu jaunatne, kā viņi uztver futbolu un kā viņi trenējās un kā viņi redz to. Un tad es varu redzēt to galīgi veco, kas, teiksim, tāds Artūrs Zakaševskis, kā viņš man atnesa, teiksim, to futbolu manās acīs. Un es kaut kur, manuprāt, esmu pa vidu. Un es atceros, ka es biju RFS, mums bija Ševļakovs treneris, un man ielika pa trešo aizsargu. Trešais centra aizsargs, un ķipā apmēram sēdi un gaida savu iespēju. Visu laiku bija otrais, un divi tā pārī spēlējām. Tur viens čalis Latvijas bija tāds ilgāk laika, tā kā viņš bija ķipa pirmais, un atnāca tāds, šeit viņam Kuzņecovs bija vārds, viņš bija spēlējis arī virslīgā. Uzvārds, es domāju, Uzvārds. Jā, viņš pašeit virslīgās. Jūrmalā. Garš tāds. Garš. Melnīgs neizmaz. Jā. Viņš teica, ka Anglijā bija aizbraucis vai kur tur spēlēja. 6. gads. Jā. Un viena spēle, otra spēle, trešā spēle. Zini, tas tā sajūta, ka tu sēdi uz rezervis solī, liekas, viss te ir mūžība. Un Ševļakovs viņš aizsarga treneris, un viņš man tā pienāk, što s tabo, Jaņas? Es viņam saku, treneri, es trenējos, es maucu, viena lieta centīgs es biju. Saku, viss ir, bet treneris nosauc sastāvu, un es esmu centra aizsargs, un es varu nosēdēt tās sezonu 2. Un ir tas Kuzņecovs, tāpēc, ka viņam ir pieredze, bet varbūt es treņos pat labāk. Zini, kā viņš kā vecais tajā brīdī tur uz pauzītes un tā. Un goda vārds. Ševļakovs vienkārši pasaka tā, es nezinu, vai es pateikšu pareizi krievs, viņš tāds, viņš to slamaivo. Džungļu likumi. Un es tā, es tajā laikā tiešām biju, nevis naivs, bet man treneris bija autoritāte. Treneris teica, un es domāju, es esmu komandas spēlētājs, vienmēr bijis. Futbols ir komandas sporta veids. Labi, un es arī viņu salauzu. Treniņā vienkārši patkatā ar divām. Nopietni? Es atceros, kā tagad. Es varu pastāstīt, kāds bija aiziet no latviešu komandas uz RFS, kur es vienkārši atnāku Latvijas. Pirmajā treniņā bija tāds spēlētājs, nesaukšu viņam vārdu. Viņš man mēģina visu, tur jūt, ka patkatā mēģina salauzt. Pirmais treniņš mēģina salauzt. Viņš arī bija aizsargs, bet viņš bija malais aizsargs. Mēģina salauzt. Tas bija mans pirmais treniņš Arkādijā. Es visu laiku rauju kājas nost, tur izvairos no viņa. Jūt, nav laba attieksme. Un tā, bišķiņ tas norima, un tad bija kaut kāds brīdis, bet mēs ar viņu nerunājam. Un tad es iedodu tam Kuzņecovam pa potītājiem, viņš tur visi apstādināja trēniņu, nosvilpās, es ar viņu savainoju, visu. Un pēc tam es ieju ģērbtuvē. Bet ar to Kuzņecovu nekas it kā nebija. Ķīpa netīšām, bet pat kāds bija tīšām. Un es tā izdarīju, tajā brīdī naivs esmu salauzu, jādomāju, tagad spēlēšu, es īstenībā nespēlēju pēc tam. Bet es tagad tā domāju, jā, pēc ieeja ģērbtuvē, bet no īsti tā, ko es atceros, bija tas spēlētājs, kuram es it kā nepatīk, nezinu. Respektu, jā? Viņš vienkārši pienāk, ķēc, Jaņas. Un visu, un tā vajag. Un es kaut kā, viņš bija vecāks arī pa mani, un es domāju, ko es vienkārši salauzu komandas vien treniņā. Ko es izdarīju? Tas bija pozīcija tā kā. Jā, un es īstenībā netiku. Pēc tam es tiku tur laukumā, bet es atceros, un es tev stāstīju par kaut kādām spilgtajām lietām. Un mums bija zbori Palangā, mēs tur spēlējām, es arī biju. Tu biji bildiem, es sasaucu. Es biju pamanas sastāvā, tur pārstāv. Tagad mūsdienās RFS, un tas RFS, kas toreiz bija, es nezinu, tās laukumus un tāda apstākļa mūsdienu RFS. Izboros. Īstenībā RFS tajā laikā, kāpēc man patika tur būt, jo tas bija tā kā būt tādā Ventspils jauniešu komandā, jo tur bija pieeja pie Arkādijas tā svaru zāles, kur es gāju katru dienu no rītiem. Es gāju tur bums pārdīt uz laukuma, viens pats no rītiem. Vakarā bija komandas treniņš, un tur bija tādā ziņā, ka tu varēji izmantot infrastruktūru. Un mēs aizbraucām uz tiem zvolieriem Palangā, kur Kaspars aizbrauc projām. Varbūt tās Kaspars pateiks meli, un tas tā nebija, bet atceros, ka vienkārši pusi no tā laika es nodzīvoju numuriņā 1. Bet arī labi. Es atceros, ka mēs spēlējam viena spēle, otra spēle, un tur bija Lietuvas U19 izlases. Mēs bijām U18. laikā, un tur Lietuvas U19 izlases. Mums pret viņiem jāspēlē fināls vai tur pusfināls vai kaut kas tāds. Un tagad Ustanovka.
jeb spēles plāns. Satiekamies viesnīcā tajā. Un tajā laikā bija PSP. Es kā bērns vienkārši gribēju PSP, nenormāli. Un es biju pirms kādu mēnešu nopircis to PSP, un tur varēja FIFA spēlēt. Un es vēl vienu puika biju. Un es tajā numuriņā aizspēlējos, pastos, 31, skrienu. Es dzīvē nekad nekavēju, arī šodien atlaides laikā. Vairs nekavēju. Es atskrienu. Labi, apsēžos, Stjopa uz mani pastāst, treneris tāds, labi, viss kārtībā, uztais to Nustovku, mēs tagad spēlējam par to Lietuvas izlasu, un tur sanāca tāda, kā Krievi saka, zaruba. Es nokritu, man uzkrita virsū, es iesitu atpakaļ, tā stūba, bet mēs esam Lietuvā. Lietuviešu tiesnesis parāda man sarkano, un tur vēl tā sākam grūstīties, saskrienu lietuviešu ar saviem humels, tur dzelteni zaļi, visi tur grūstās, es stāvu tur pavisam pa vidu, saprotu, es esmu ar to sarkano dabūjis, tur visi grūstās, jo blakus sēdēja arī U17 izlas, laikam tā bija. Un tad viss tur grūstās, un bļāviens, ko es izdarīju, noeju nost, klusums, pilnīgs Stjopa neko nesaka. Klusums un vienkārši pēc kādas 20 sekundes apsēžos tāds, saprotu, viss, te ir tā kā... Tu jūties tā kā Stepānos Arsenālā, ja? Bet tas nav tas Stepānos. Tas ir Stepānos. Un es tāds apsēžos... Arī Igors, bet vecāks. Un Stepānos Stjopa pastāst uz mani un vienkārši tāds... Это тебе не PSP играть. Es vienkārši tajā brīdī domāju, ot pateikt vienu teikumu, bet tik sulīgi. Un tādas iezīmes, un īstenībā, ja es teikt atskatos, tās ir labākās, tā kā labākie laiki. To tu atceries, redzi. To es atceros. Es neatceros, kā mēs tur jauniešos spēlējām. Nezinu, tur Indrāns pelnīja pendels, es viņu situ iekšā. Vienmēr, tā tas vienmēr arī bija. Indrāns pelnīja pendels, es viņu situ iekšā. Vai arī tur spēles kaut kādas tādas, ka es atceros uz Liepāju aizbraucām 2-2, liekas, tūdaļ pirmo reizi pret Liepāju noturēsim punktu. Ikaunieks 90 minūtes, devena sodiņš, un viss, un liekas, viss, nav. Tādas lietas, ik pa laikam atceries, jo atceries tos spēlētājs, jā, bet vairāk atceries tieši kaut kādas šīdos smieklīgos. Bet tev daudz sarkanās bijušas karjerā? Sarkanās? Jā. Nav man bijis karjera, bet tu tīpaši šajā teikt karjerā. Es dabūju sarkano pret Smilteni, 2 dzeltenās pēc kārtas. Smiltenieši, sveiciens pār smilteniešiem tie spēlē, tur iesita kāju vienam pa muguru netīšām. Jā. Tur bija sarkanā, tas bija pirmās līgas sarkanā. Un, ja es nemaldos, tas arī viss. Man ienāca info vienkārši tāds, ka tu mazas teiks vidusskolā. Jums arī bija Safija komanda, kas skolu turnīrā tur visus vinējuši. Ja? Kas to pateica? Nav svarīgi, es ievācu informāciju. Wow! Kas tu pastāsti? Pabeidz, par kuru turnīru tu runā? Es nezinu, par kuru turnīru, bet es stāstu, tad bija komanda jūsu skolē. Jūs visus vinējuši. Tā ir tas. Tad jau kāds zarubas sākās laukumā, jūs diskvalficēja. Kurš tur bija tā? Kā skolu turnīrs. Vienmēr, kurš brauc tā sporta veidu pārstāvi, un tad labākie draugi, lai neiet stundā. Un mūsu skola, principā, varēja būt normāla. Tajā laikā U17 komanda Latvijā mums biju es. Vārtos bija tāds Ingvars, kurš bija Albertā un arī Latvijas izlasē. Jauniešu izlasē bija Strots. Strots arī no tavas brigādes. Viņš ir jaunāks, viņš ir sastais. Nē, vispār. Strots ir sastais, bet viņš bija mūsu skolā. Bija tādi vēl 2 čaļi no Alberta, bija no Skonto, vēl kaut kas. Zini kā, ka tu laukumā mēģini salikt spēlētājs, visi ir futbolisti. Tas jau visi ir futbolisti. Un tad ir rezervisti. Un rezervē mums sēdēja mūsu labākie draugi. Narkomāni! 2 hokejisti. Vārdos nesaukšu. Viens ir deputāta dēls. Pants gan jau. Nē, nē. Un mēs tagad spēlējam. Es atceros, tas notika 45. vidusskolā. Spēle pret Jugls vidusskolu. Uzvaram tad 5-0. Jā, 5-0 uzvaram. Tur tāda skola. Uzvaram 5-0. Un pretējā komandā mums bija kaut Krievu skola. Un pretējā komandā spēlē tāds Ģima Bučņevs. Viņš tagad ir kaut kāds fizioterapeits Vācijā, ja es nemaldos. Es ar viņu kopā RFS. Es ar viņu kopā RFS trenējos. Labs čals, vienīgais RFSā, kas Latvijas normāli runāja. Tā tas bija. Puskomanda vispār nevārdu nerunāja. Lūk, un es tagad spēlēju ar Bučņevu. Mēs viņus 3-0, 4-0 uzvaram. Kurš mēs esam tikuši visur uz to fināliem, skolu fināliem. Un, pastāst, un tas Jorens tāds,
Pateicu vārdu. Jorens, negorkš. Jorens stāv, iesiltās. Tā uzlaižat mani. Es biju laukumā tajā brīdī. Tas mūsu skolotājs sports. Labi, nomaina šitos divus hokejistus. Uznāk. Tas hokejs, viņš bija arī boksers. Viņš skrien un normāls. Ģima Bušņevs. Viņi tur 0-3 zaudē Ģima Bušņevs. Kansā līdz galam jāspēlē. No aizmugures skrien, tur tādā normālā patkatā. Bišķiņ nokavēja, tā kā trāpīja bumbā, bet tā, sanāk, ka nopļāva. Tos Jorens pieceļ. Es atceros, kā tagad 45. vidusskolā. Es stāvu, zins, futbola moments. Normāli. Mēs bijām tikko mini-futbolā, mēs teicām, futboļņīs cilvēks. Futboļņīs sapratīs, ka vispār paņem bumbu spēlē. Un viņam uztais to patkatu, viņš pieceļās, viņam tā kā, viņš vispār nespēt, kas tikko nodīgs to pret zemi atsitās, un viņš pieceļās, iet virsū, tas Ģima Bušņevs apmēram ņem bumbu, Jorens pieiet, tas Ģima Bušņevs iet viņam tā kā virsū, bet manuprāt, ne jau dirsties. Es godīgi saku, man nelikās, ka šeit strīdēties. Jorenam tā kā, tāds tā kā agresīvs lēkmes, viņš man uzbruka, es viņam uzbruku. Un godīgi saku, es redzu, bah. Un nevis Bušņevam kaut kas, bet Jorenam vienkārši asins. Viņam pēc tam vēl, starp citu, man bija kaut kāda operācija vai kas rokai, jo viņš aiztais to visu turnīru cieti, sakāvās, un viss tas tā arī beidzās. Briesmīgi. Un jūs diskābels netikā tālāk. Tā kā tas ir smieklīgi atcerēties, bet tajā pašā laikā, muļķi, agresivitāte un kaut kāds testosterons tur nospēlēja, un skolotāja lētacīgums, ka hokejists, kurš vēl trenējas boksā, nedrīkst laist uz futbolu. Jānis arī ir bijis pieteikts amatieru hokeja līgā, interesants hokeja līgā. Jā. Ko spēlē? Agrāk 3 gadus nospēlēja. Tajā laikā tā bija svars 94 un augusts 94. Bet tu sāki komentēt kā hokejists. Viņš sāka komentēt cīņas sporta veidus. Tas ir šis spēles? Nē, dažādi īstenībā. Hokejs dažādi viedokļi. Ne, pirmais pati pirmā spēle. Nav svarīgi kā, bet es nokļuvu sporta centrā un man pateica, davai, rekur Auda Rēzekne, nokomentēja Auda Rēzekne. Sezona beidzās. Tā bija man šeit pēdējā vai priekšpēdējā spēle. Futbols. Pirmā līga. Jo es biju pirmais Auda spēlētājs. Viņš piedāvāja rekur spēli. Aizvien, nokomentēja. Lietus. Es atnāku. Tajā brīdī jau tāds naglīs. Es atnāku, pasaka, čals, mums vādi neiet līdz turienei, kur tu gribēji zem no jums sēdēt. Busiņā būs jākomentē. Es saku, nekāda varianta. Velc tos vadus uz to nojumu. Es futbolu caur busiņu nekomentēšu. Pirmā spēle. Tāpēc, ka man likās, kādā busiņā. Reāli. Tagad, kad Champions League komentēja un Spāniju arī tā saki. Tā es nevaru tiešām. Kāda kabīne? Davai uz Madridi manim. Un tad es nokomentēju uz vienu spēli un pagāju. Un es viņam saku, es šeit Celviņam vai Cīrulim saku, klausies, davai kaut ko citu. Viņš saka, hokeju nekomentē. Jā, es davai pēdējā laikā daudz hokejiem sekoju, davai hokeju. Kāpēc sekoju? Sāk komentēt. Mēs ielāsām informāciju. Hokeju. Īsmā hokeju sekoju, tāpēc, ka tavs pieminētais iemesls ar entuziasmu hokeja līgu, tur sācis trenēties, slidot un tā. Un daudz hokejas draugi, kuri kaujās. Un tad beigās hokejs, bet futbols bija sauss, un tad es zināju, tā bija pirmā Best for Sporta sezona. Un es jau īstenībā nokomentēju, bija 2 spēles hokejā. Es sūtīju ierakstus, un man tā ir tagadējam priekšniekam Circenim. Viņš var tās atcerās, domāju, tas uzbāzīgais. Es viņam sūtīju īziņās. Noskatieties šo spēles, tas labs komentētājs. Jā. Respekt. Un es sūtīju. Gribu Champions League komentēt, kā man sūtīt. Es pieņemu, ka vairs nekam. Nē, līdz Sveiciens Vieplai. Līdz decembrim. Līdz decembrim vēl laiks, jā. Blūms dzīvs vēl? Viņš depozītu vāca. Un tad spēlē mums pēc spēlē savās depozītu. Un tad beigās pats uzrunāju. Best, es atceros, ka es tur vienam no cilvēkiem zvanīju. Es naktī, arī vēl 3 naktī. Naivs cilvēks, jauns cilvēks man prasa, cik tu gribi, lai komentē. Sporta centrā es atceros 25 eiro pa spēli. Man pateica, tas, lai Āliņam sanāk. Celmiņš pateica, lai Āliņam sanāk. Es saku, labi, cik, zinu, tur stosties, cik, es pasaku, atceros, vai 35 vai 40 pateicu. 40, 35 pa spēli būs, ok. Un viņš, ok, aizēja uz ofisu, ātri sačumojas, tur gaigalietas, visi tie. Tu mums pa komentēšam 50. Pēc nedēļas. Tā, šef, kas te notiek, mums man šeit pa 50 jāsāk ir strādāt. Un tā arī īstenībā pa 50. Un pēc Besta jau man uzaicināja Ilvers.
Es daudz gāju uz preses konferencēm, Latvijas Ilas uzaicināja strādāt tagad Go3 Sports, tajā laikā TV Play Sports. Un īstenībā pirmā spēle Napoli-Liverpool, kas bija traka spēle, un kopš tā laika arī esmu komentējis, bet man ir bieži vien rakstījuši, teikt, jaunie tur Instagramā man raksta, kā es tur sāku komentēt, var pie jums tikt strādāt. Mans labākais ieteikums ir ejiet uz sporta centru, tikai labākās atsauksmes jums iespējas, domāju, dos, varbūt ne futbolā, da pamēģināt jebko nokomentēt. Pirmajā reizē es pateicu, es biju zināju, kā tie Audis Reizeknas spēlēs, pateicu, labdien, dārgie skatītāji! Un tad nākamais teikums. Šodien! Tu jau nebija sagatavojis. Tas izdomājis no pirmā teikuma. Jā, un Labi, pirmā spēle. Tev te nesen Pisiens sanāca. Pisiens sanāca, jā. Un Pisiens! Tas ir legendary. Tas ir Speciāli to Latvijas sporta izdarīji, vai ne? folklorā. Tu speciāli to izdarīji? Nē. Nopietni? Nē, es tikko runāju make-up. Konteksts. Ir video, sako piespēle tālā un sirds pa vārtiem televīzijā. Un Jāņa balsī, un Pisiens! Nu. Vispār tas bija pateicoties tam, ka es esmu cilvēks, kurš... Es sāku komentēt, kāpēc? Tāpēc, ka man riebās visi komentētāji. Es respektēju vairākus komentētājus. Respektēju. Jo tā ir. Es varu. Riebās, bet respektē. Tā tas arī. Verpakovskis iesolokā 2-2. Verpakovskis izlīdzina rezultātu. No. Lai kā viņa rokā mēģinātu turēt Bjulēns. 2-2. Es atceros tādas citātas. Jūs varat paskatīties video, tas ir 1-1. Bumba no, zin, tur tas Latvija-Turcija, tur tādas lietas var ieiet atmiņā. Bet vienkārši bija kaut kādas lietas, kas man nepatika. Man bija tāds. Es varu labāk. Un tagad, kad es sāku komentēt to Audu Reizini, sapratu, da nesūdi, es nevaru labāk. Un nevaru. Visi kreipāni un tā tālāk, viņi var labāk par mani. Tā ir pieredze. Bet tā ir pieredze, un tas dod tev iespēju attīstīties. Jo tas pirmais gailis jau ienāk, es varu labāk. Arī, ja es būtu tavā vietā, PPK, kā tu vari ar tiem spēlētājiem neuzvarēt tur otrā līga. Bet, ja es būtu tavā vietā, es saprastu, varbūt tas Jurijam, varbūt tas īstenībā varbūt tiešām slikts. Bet, un te es sāku komentēt, jā, un par to visiem runājot. Un es tagad... Tev bija kauns? Godi, viss sākās tā. Es skatos tos, un es esmu tāds emocionāls komentētājs. Es esmu tāds, kurš vairāk ņem iespējas no spāņiem, bet man ir fakti pietiekami daudz, lai es piepildītu abas puses. Un es atceros, kā tagad, es skatos tos faktos, Real Betis pret Barcelonu, skatos faktos, zin kā tiešais brīvstens, es redzu, ka tiešais es varu paskatīties. Tiešais brīvstens pastos tajā faktā, paceļ acis un jau iet tālā. Un es bieži vien runāju, man, piemēram, sieva bija skatīties, komentēt, un viņa saka, kā tu to vari? Tu datorā spaidi, tu skaties kladē, un tajā brīdī vēl tu runā. Es esmu iemācījies runāt, rakstīt, es varu Twitterī sēžu. Es esmu tvītu uzrakstījis. Es esmu tagad jau nokomentējis 5 spēles Polijas Extra, Best for Sport TV, un pirmajā es vispār tikai kladē, otrajā es jau sāku, man ir dators flashskorā un ekstra klasē tur kaut ko. Un pēdējā es jau ne Twitterī, Twitterī es vēl neesmu. Tas ir skills vēl. Flashscores ir vieglāks telefonā nekā datorā. Tur, viss ātrāk. Un tad es flashscorā un tajā ekstra klase tā telefonā klade. Tev dators nav? Dators ir, bet man vieglāk. Telefonā? Jā. Es varu pateikt knīfus. Vienkārši bieži vien jautājuši. Man ir klade, no šīs sezonas ir klade. Iepriekšējā sezonas, jo mēs pārgājām uz Spānijas čempionātu, pasaulē labāko futbola līgu. Oi, bļā. Arī par to mums jautājums, kāpēc tieši tā. Polija taču labāk. Jā, tieši tā. Bet datorā, ja piemēram prasa, kas man atvērts datorā, pirmā lapas puse vienmēr ir flashscores, otrā lapas puse vienmēr ir La Liga 2023-24, Atletico Madrid 2023-24 sezonas abām komandām, tad ir FVRF, kas ir tur statistikas portāls, un tad varbūt tās vēl kaut kāds Twitters vai marka, attiecīgi, kur spēle. Un es tajā visā viesolī skatos, tiešais brīvstens, pastīšos kladē, un viņš tā kā, manuprāt, ātri vai neātri, es paceļu acis, skatos tiešais. Un ir citreiz tā, ka tās Spānijas La Ligas spēles viņas diezgan vēl, un es tāds bišķi nogurs biju, manuprāt, un es rudens laikā sāku slimot arī, es kaut kāds 3 nedēļas, es tāds puslims bijis. Lepiņš, jā. Nē, vienkārši nogurs, esmu uz vakar pusi jau nogurs, citreiz kaut kāds 900 sekundes jau jāizvietoju no rīta. Manuprāt, tajā... Tā, huņa tā, jā. TV3. Jā. No rīta. Un es tagad, un to, ko es tur pateicu, es gribēju teikt piespēle, es pateicu tikai pur. Un pēc tam es gribēju teikt sitiens, un es pateicu tikai itiens. Un kaut kā tā izveidojas pisiens. Kaut kā tā izveidojas. Bet no besta Man izveidojas pirmais pisiens, kas iepazīstas ar meiteni un tā.
Tas kādu laiku bija atpakaļ. Un man pateica, no Besta Bū, smējās tur Egons Reiters un Evelīna smējās un saka, tur smieklīgi, tā kā pisiens. Un es teicu, bet īstenībā varētu uztaisīt tā, ka ik pēc 2 gadiem Jānim Pakalnam komentētājiem ir pisiena gads. Un viņš pateiks, vienā spēlē pisiens. Un tu nezini, kad. Un cilvēki Twitterī raksta, šis ir Pakalna pisiena gads. Un viņi gaida, viņi skatās tur Real Madrid spēli, tur vēl vērdi iesit no visa spēka, un viņš vienkārši... Jāni, tev ir... Man ir visā figēna. 27 gadi, ja? 29. Es ik pa laikam prasu sievēt, cik man gadi? Es arī kaķim. Sporta ziņas vienā no lielākajiem TV kanāliem. Tagad bez ironijas un sarkasma mums te raidījums dažreiz liekas. Da jūs savienosiet, ka Lauris bija pie jums ciemos. Pareizi, jā, viņš ir Lauri. Tu pats šito, nē. Es skatos, tas ir viens no pierādījumiem. No. 29 gadi, TV3 ziņas. Tas taču ir kruta. Piekrīti? Tu pats to novērtē, vai tas ir vienkārši darbs? Jo man liekas, ka tu pats to paudze uzaugs ar Pakalnu teļu kā. Jā, tieši tā. Man liekas, ka pats tu nesaproti, ko tu dari. Man liekas, ka vairāk mammai, tētim, nezinu, tuviniekiem, kas vecākiem. Tas novērtē. Man vienalga tiešām, kas man lasa ziņas. Vot godavārds, es tev saku. Nē, kas ir kruta fiška? Viņa, teiksim, mana mamma man ir aizvien reta, tā kā mazapciemojuši. Viņam ir tā, ka, gribās uz dēlu palūrēt, ierabīt teļuku. Nē, par TV3 ziņām vispār runājot, šī ir vēl viena lieta. Man bieži vien ir prasījis, kā tu tur televīzijā? Un televīzijā bieži vien ir vienkārši sevi jāpierāda un kaut kādām lietām ir jāsakrīt. Un tā viena no lietām uzbāšanās, tā ir noteikti bijis viena no manām, teiksim, varbūt kādā brīdī tā ir kaitinoša. Pretīgi, jā. Ko viņš var uzbāzties? Tas circens domā. To mūsu aizsargi arī saka reāli. Daugavietis saka, brez. Daugavietis vispār vienkārši panikā. Viņš līdz netiek. 2 spēles nokomentēs un es jau circenim sūtu, kur es esmu, zini. Un tā es tev turpināju līdz tā kā tīku, bet, ja runāju par ziņām tieši, tad bija Eiropas čempionāta fināla turnīrs, viņu pārcēla uz 2021. gadu, un mums bija, Covid laikā, mums bija studijas. Un studijā mēs tur tā kā runājām, un kā studija, kameras priekšā. Un tad kāds bija pamanījis, un godīgi sakot, kāds bija pamanījis, es nezinu, vai pamanījis Kārli, vai pamanījis mūsu, un prasiet Tomam Prāmniekam. Varbūt tās es meloju, bet manuprāt tas bija tā, jo Kārlis man teica, ka tas bija aptuveni tā, ka pamanīja Kārli. Un Kārlis Kregers teica, viņam ir pamatdarbs, viņš strādā aģentūrā, viņš teica, es nevaru, un tas nav priekš manis, un tā, bet rekur ir Jānis Pakalns, viņš iespējams gribētu. Un Kārlis reāli novadīja pie manis, man zvanīja cilvēks no TV3 ziņu dienesta un teica, tā kā uzaicinām, un es neteiktu, ka tas bija mans tā kā, varētu to darīt, un es teicu, ok, davai. Un es satikos, un tajā brīdī, kad mēs sākām runāt, es domāju, tas reāli, tiešām ir krūti, kaut kāds saka, tas ir krūti. Tagad, kad es esmu tur, ik pa laikam tā sajūta pazūd. Tas ir darbs. Tas ir vienīgais darbs, kur man ir absolūta rutīna. Jo katra futbola spēle ir citādāk, katra komanda ir citādāk, katra spēle, kā tāda situācija citādāk. Fakti. Bet ziņas, tas ir, es esmu viens no tiem, vienīgais no sportziņu tiem moderatoriem, diktoriem, kurš lasa. Es lasu no telepromptera. Toms ar Kasparu, mūsu kolēģi, kas bija pie jums, viņi improvizē. Nevis improvizē, viņiem plāna punktu, viņi stāsta paši. Bet tev pults ir rokā vai uz kājas? Uz kājas. Jo īstenībā, kāpēc pārgāju, jo man sākumā Toms iemācīja ar Kasparu, pats improvizē un sākās karš, un es bišķiņ aizķēros pie pāris Ukrainas jautājumiem. Zinu, tur stāstu, piemēram, rekur tur tāds un tāds Ukrainas uzspēlēja un novilka kreklu, un tur stop war vai kaut kas tāds, un es tā kā bišķiņ kaut ko pateicu, ne tādu, zinu, jo tu... Tas ir bīstami, tas ir laiks. Jā, un es esmu var pateikt tā, 2014. gadā es iestājos zemesardzē, tikai tāpēc, ka sākās viss Ukrainā, un 2021. gadā, tad, kad Ilvars, mans kolēģis, pateica tiešais laikā par Ukrainas tiem krekliem, viņiem bija krekls ar Krīmu. Un viņš pateica, ka Ukrainai nācās tur kaut ko pārtaisīt tiem krekliem, ka UEFA neatļāva, un es vienkārši kaut ko ļoti stulbi izteicos, vienkārši tajā brīdī spiedienu pēc pateicu tā kā politiku, nevis nejauksim, bet vienkārši politika, sports, it kā nodalam, es saprotu, ko saka, kaut kā ļoti neveikti pateica. Zini, cik daudz man par vāti nosauc? Nenormāli daudz man uzrakstīja Twitterī, Instagramā, ka tu esi vāti, es tevi dzirdēju. Brāli.
Un es tajā, Baltkrievs. es to it kā neņem pie... 3 vates. Un es tajā it kā brīdī neņem pie sirds, un es domāju, tad nafiks tajā 14. gadā tajā zemesardzē iestājas. Labi, es tur nebija ilgi, godīgi sakot, es kaut gadu biju tikai, bet, biju. Un tas bija viens no iemesliem, tas tā kā 14. gads. Un tajā brīdī, tā kā es domāju, bet atgriežoties pie tā ziņu jautājumu, ik pa laikam ir, bet es varu pateikt vienu. Es komentēju 5 gadu, šomēnes, novembrī apritēs 5 gadi, ka es būšu tieši GO3 sports vai TV Play sports vai TV3 sports. Tā absolūti ir lielākā televīzija Latvijā, sporta televīzija, bet tā atpazīstamība ir, bet viņa nāk palēnām. Kā es sāku strādāt ziņās? Kas man tik nezvanīja? Kas man tik nezvanīja? Kas man tik nerakstīja? Es paywall, tu biji slēpies visu laiku, tā kā bija šī. Zin kā, tu balsi tu dzirdi, un varbūt tu pierodi pie balsi, bet tā televīzija, gribi ko negribi, bet reitingi saka par sevi. 180,000 skatās. 180,000 skatās. Es nezinu precīzos. Gandrīz kā PPK. Nezinu precīzos rādītājus, viņus skatās, un ir tāds gods. Viena lieta, ko es, Tomam Kasparam, nekad nesaku nekad, bet rīta raidījumu nav priekš manis. Sekundes vienkārši kā ir, tā es vienkārši mēģinu pateikt nē. Nav priekš manis. Tur maksā vairāk? Jā. Bet ne tik ļoti vairāk, lai man to gribētos. Lai celtos, jā. Jā. Un vispār tas smieklīgi. Nedrīkst teikt cipars, bet tas ir vismazākais no visu, ko es savā dzīvē daru. Es daru daudz lietas, bet no visa tas ir mazākais. Tas ir ļoti slikti. Lieta, kur skatās 180,000? Mēs nevarētu atļauties šīs gaismas nopirkt. Nē, šis ir odlēts. Es zinu, viņas maksā, nevarētu. Labi. Vēl es jautāšu. Vai nabaks vods? Tu minēji par darbu, jā. Par to nejautāšu, ka ieminēšos, jā. Tu kādu laiku es darbojos ūdens filtra biznesā, jā. Un ar to es pārēsim pie nākamās tēmas Latvijas izlases, jā. Ūdens liešana? Tavuprāt, Dainis filtrē, jeb lī ūdeni? Vienkārši. Es īstenībā braucu šeit, es domāju, ko mēs runāsim par Latvijas ilas un ko jāpasaka tādu, lai es būtu pietiek, lai cilvēki uzskatītu, ka es mīlu Latvijas ilas, bet tajā pašā laikā, lai uzskatītu, ka tu neesi dalbējops, jā? Runājot par filtru. Kas notiek pašlaik vispār tā kā ar izlases saistībā apkārt? Mans uzskats ir tāds, es nezinu, man tas ir iekritis atmiņā, un es esmu intervējis Daini, un Dainis, piemēram, man bija viens no tiem cilvēkiem, kurš pēc traumas pajautāja, kā cels. Viņš ir izlases treneris. Viņš ir izlases treneris, un es varu kā par cilvēku, kā par personību pateikt tikai labākos vārdus. Es ar sievu precējos, mēs bijām Daliņas stadionā uz fotosesiju. Man tagad sāk patikt, tu ar sievu precējies. Mēs ar sievu precamies, mēs esam Daliņas stadionā, un iet Dainis, un Rīga spēlēja pret Valmieru. Burtiski 10 minūtes pēc mēs precējāmies. Viņu uzveic. Nē, pasaki jūs. Nē, tādā ziņā, ka kādās jābūt tuvākiem. Un iet Dainis, un viņš ierauga, ka es tur esmu, un viņš ierauga kāzas, un viņš atnāk klāt, apsveic, un tādā ziņā cilvēks absolūti foršākais. Bet, nekā personīgi, bet, es ceru, ka kādreiz kāds cilvēks par mani pateiks, labs cilvēks arī. Bet es kā treneris biju reāls sūdīgs. Un, ja par mani kāds teikt, rekur, Aivars sēž aiz kameras, viņš saka, Aivars pasaka, Jānis, labs cilvēks, bet sūdīgs treneris. Komentētājs. Jā, komentēt. Tas ģipēs. Ļoti labi komentē. UFC? Jā. Viņš komentē UFC? Jau 4 gadus. Katru nakti. Kas tas ir? KFC? Tas ir, kā tā ir vistiņas pārdiņas. Tam tiksim. Jā. Ja mans jautājums ir tāds, Dainis Kazakevičs, visu, ko es vienmēr jautāju, un šeit, piemēram, Dainis, iespējams, klausās, nezinu, viņš klausās jūsu raidījumu. Viņš klausās visus. Ja viņš klausās, Daini, lūdzu, pats tad atbildes jautājumu. Kad pēdējo reizi Dainis Kazakevičs, kā Latvijas izlases vai Latvijas U21 izlases treneris, uzvarēja? Tāpēc 10 gadu. Uzvarēja, neskaitot Baltijas izlases un neskaitot Pundurvalsts. Baltijas izlases un Pundurvalsts. Pundurvalsts, es domāju, mazās. Un, piedošana, Nācija līga, Pundurvalsts un Baltijas izlases. Kas ir? Klusuma brīdis. Idiots. Ejam tālāk. Nē, es negribu. Austrija 1-0. Tas nebija vidāji. Tas nebija viņš. Tas nebija Dainis. Tas bija ļoti sen, un tas pat nebija viņš. Tas man šeit bija Slavišanai. Nē, nebija. Tā bija Slavišas pēdējā spēle. 2000 kaut kāds 11. gads, tā bija Beļģija, Černomordijas iesita golu, 1-0. Nē, 1-0, jā. Černomordijas iesita golu, man šeit vārtu statistika bija 30, sitiens statistika 30 Beļģiem, 1 latviešiem, latvieši iesita ar 1 stūri 88. minūtē.
Un neko nenoņemot Dainim, kāds viņš ir kā treneris, funkcionālists, jebkas, bet izlase ir rezultāts. Ja tev nav rezultāts, ņem nost. Yep. Un tikko es satiku Vadimu, es Vadimu varu satikt. Federācijā. Nē, es viņu varu satikt, teiksim, tādā, varbūt intervijas formātā, es viņam pajautāšu to pašu. Es viņu satiku, viņš bija 900 sekundēs, viņam intervijas formātā pateicu. Viņš teica, mēs sagaidīsim cikla beigas, pēc viņam, es godīgi saku, es viņam dzīvē pateicu, kādas cikla beigas, kaut vai noņem viņu un ieliec paharu, bet parādi to, ka federācijai ir nostāja, ka rezultāti ir svarīgi izlasē. Slikti. Šobrīd ir slikti, jā. Slikti rezultāti ir svarīgi. Un no visām lietām, kas man nepatīk visvairāk, ir tas, ka mēs ejam uz spēli kā zaudētāji. Yep. Mēs ejam uz spēli kā zaudētāji. Jā, es tagad neko nesaku, tikai, jo es esmu daudz jau par šo runājis, un daži domā, ka ir nomalnošanas kampaņa. Vairs nedomā, sākumā, kad mēs sākām tur runāt, bija runas, ka mēs esam... Tāpēc par Latvijas volu nerunāju. Eirokaus viegli. Tieši tā. La Liga viegli. Pasaulē labākā liga. Tāpēc ir ļoti prieks, ka arī mums pārējie mūsu cumtis biedri, kā saka, šie Latvijas futbola draugi no radio televīzijas Jānis Pakauns un pārējie, mēs runājam par vienu to pašajā. Mēs mīlam Latvijas futbolu. Starp citu, man ir jautājums. Es nekad neesmu bijis H sektorā. Izņemot bumbu, es padevu H sektorā. Tu normāls esi? Jā, tu normāls esi. Kāpēc tu neesi bijis? Man tāds ir, ka es tur aiziešu, man ar ālu apmētās. Nav tur vispār tā, kamon. Kāpēc? Kārlis Briedis pamutī iedos. Kārlis ir mans lielākais fans. Cik daudz man spiegi ir čatā. Davai ar šito sāksim. Nevis sāksim. Beigsim tā kā. Mēs ar tavām rokām. Paga, vēl tas ir kāds stundī, kā Ervins teica vienreiz. Ervinam viss slikti beidzās, jā. Skaties, Go 3. Ko Ervins dara? Jā, zāle ir. Viss kārtībā. Viņš būs drīz kādas lielas futbola skolas, tā kā jūs līdz Galberta amatpersona. Uzlīmītas, Krekliņš un... Jā, un viss? Jā, un viss. Lūdzu, Godīgi sakot, es gribēju pirms mēs ar lozēm pateikt vienu lietu, ka... Es pat nezinu, kā pateikt. Tāda pauze, ka... Izvēles pagaidām. Es izvēlos. Kurš mums Patreoniem... Ko, Aivar, ko? Kepāna mums daudz kepāna. Kepāna, ok. Paga, šis taču ir... Sorry, tas ir tev. Tas Pareizi. ir Jānim. Ka mēs izspēlējam šo vainīgu. Starp citu runāju par šīm uzlīmēm. Es šodien domāju, kādā izskatā man nākt. Jo daudz nezinu, ko es ikdienā īstenībā daru ārpus televīzijas, jo televīzija maz daļa. Es parasti stāvēju Zolīdā tērpā, tāpēc domāju, Zolīdās, kāds PPK Alberts formātās. Un es uzlūku šito tērpu, un es savā žaketē atradu PPK uzlīmes, kurus Aivars man iedeva virslīgas pasākumu atklāšanai. Preses konferences, domāju, Pavasarī. Labi. Davai, lasi. Kurš Kepāns? Daniels I. Daniels I. Tas jauns. Kaut kas jauns, jā. Apsveicu. Danielu apsveicam, sasniedz ar Aivaru. Šis ir man? Jā, tev dāvana, dāvana. Ceram, kādreiz te ieraudzīt sociālos un uz mūsu mājas spēli. Tu tagad neesi Alberts vairs. Tur ir jau variants, ja? Nē, starp citu, es zinu, ka ir bildīts. Es nezinu, cik ļoti kādā formātā es atspoguļošu, bet es noteikti aizdīšu uz pasaulē labāko līgu. Uz Spāniju. Klausies, foršs stāsts. Es domāju, ka mūsu faniem tu esi tāds mazliet. Bet es zinu, es esmu pārliecināts, ka tas ir arī ar lielu daļas ironijas. Jo tu mums siti tur pirmajā gadā. Daudz, viss. Viņi tev velta dziesmas. Kā tu uz to skaties? Tev besītās. Mēs tagad pasmējāmies par Kārli Briedi, kurš ir, starp citu, H sektora kapo, viens no galvenajiem, kas tur visu... Kapo to sauc. Jā, kapo to sauc. Un viņš tur arī tur šitā... Ko vispār Albertā un personīgi tu? Zini kā, es pirms tam teicu, ka es atceros tos brīžus ģērbtuvē. Es atceros to brīdi, no pagājušā sezonas spilgtākais brīdis bija nevis uzvara finālā par Togri. 5-1 pret mums, ja? Nē, īstenībā arī nē. Es atceros to brīdi, kad mēs uzvarējām Jelgavu. Jā, jo viņiem bija favorīti maksimāli. Viņiem bija kādi, ceturtdaļfinālā, viņiem bija kādi virslīgas spēlētājs 6-7. Bet viena lieta, nevis paša spēle, nevis pendels. Uzvarēt pendelēs jau kā ir krūti, bet es atceros to brīdi, kad mēs aizgājām tusēt.
Es aizgāju tusēt, un mēs vienkārši tusējam, un pēc tam, pēc fināla mēs arī aizgājām tusēt, un mēs sēžam, un Frits, mūsu kapteinis, saka, Dačaļi, kāda starpība? 3., 2., 1. līga. Mēs šitāda komanda vairs nekad nebūsim, bet mēs esam kaut ko uzvarējuši. Un tajā naktī mēs bijām gatavi, mums īstenībā beigās nebija pirts pat. Mēs viņam, davai būs pirts, bet pēc tās mēs, kas piedzērās, kas nepiedzērās, mēs pasēdējām, un tā būs 1000% lieta, ko es atcerēšos. Un runājot par faniem, tā bija noteikti pozitīva lieta. Protams, bija kaut kādas lietas, kur mēs paši piedūrāmies, tur kaut kāds reglaments. Ok, par reglamentu mēs paši bišķiņi sacapāmies. Gan mūsu vaiņa, gan arī federācijas vaiņa, gan arī reģionu vaiņa, jo katrā reģionā strādā citādāk. Un varbūt, es nezinu, vai tu atceries, bet pēc katras spēles, pat ja mēs uzvarējām, es nespēlēju to pirmo 4-0 spēli, kas bija RTU, bet mēs spēlējām to LNK 5-1, kas katru iesit. Es tāpat aizgāju, pateicu, paldies, Čaļi. Protams. Un arī, ka mēs zaudējam 0-4, es nospēlēju briesmīgi, tāpēc, ka, Bet jāsaka tā, ka Alberts... Bet es tāpat aizgāju, pateicu, paldies. Tā kā paldies un viss. Alberts ir tā vienīgā komanda. Mēs bīfojam sociālajos tīklos. Tas piedod asamiņu un tam līdzīgi. Tāpat laikā tā ir komanda, ar kuras žekiem pēc šīm spēlēm mēs sēžam vienā bārā ar Alberts spēlētājiem. Jā, par Stomingas sveiciens Rihardam. Ne tikai. Tur vairāk. Nē, labi, es atceros to reizi, ka mēs uzvarējām. Forši žeki. 2-1 mēs uzvarējām. Un visa pīķis laikam bija tas, ka mēs spēlējām 49. Jums jau bija tie, jo pirmajā gadā... Pakāla Nasars? Jā, jo pirmajā gadā laikam, lai piedod man tie spēlētāji, kas tur spēlēja, es biju tikko no pirmās līgas atnācis, labākais, kas tur bija, es pat nezinu īsti. Visu to mēs uzvarējām Rīgas. Jā, tieši tā, jā. Bet, jo treneris bija labs. Un tie spēlētāji, varbūt, viņi nebija slikti, bet viņi nebija tik labi, jo šobrīd pastos jums ir, Kirīļins, tur Grigorjevs. Tie visi spēlētāji, es jau teicu šodien, šogad nebūs tik viegli. Mēs spēlējam to 49. spēli, parādās jau tur, nosaksim pakāli, nosēc pakāli. Man šī akcija patika. Un zini, kas ir, un tas radīja tādu, jo es tajā brīdī nebija neviena treniņa aizsūtījis, neviena. Uzreiz motivācija. Man iedeva pirmo reizi tajā sezonā spēlēt pamatsastāvā Zēberliņš, jo viņš uzskatīja, ka jānāks treniņiem. Ko es vispār neatbalstu. Tu viņš iedarās mūsu Ko gan citas varēja, ja ne, protams, iesis pendeli, bet es jau pirms spēles zināju, ko es darīšu. Kā es svinēju. Un tas bija, un tu ierakstīji Twitterī, tā kā, mūsu fani jūs padara par futbolistiem vai ko tā. Bet tās emocijas, un es atceros tās emocijas, no spēles, ja tu man pajautāji, es atcerēšos, bet es atceros tās emocijas to video, un tā es atceros, ka Žvaguls, kas arī no jūsu tagad grupējuma, Žvaguls, no jūsu grupējuma ierakstīja, ka viņš tieši ielika to video, viņš uzrakstīja, ka baigi krūti, ka tā ir. Un tur vēl bija kaut kāds dzērājs pa vidu. Te redzējāt tajā video? Bija kaut kāds dzērājs, un es pēc tam padomāju, mēs sēdējām kopā Talents kvartālā, mūsu galdiņš dzēra aliņu priecīgi, un skatījās jūs, un jūs tādi, Alberts, nākamreiz gribās. Un tad mēs zaudējām 0-4. Un es sapratu, ka tajā brīdī ka ir tas ieslēdzās tas fair play. Mēs zaudējām 0-4, nospēlēja briesmīgi. Un es tev man šeit īziņā arī uzrakstīju, ka tiešām pelnīt un visos rādītājos, un tieši futbola rādītājos. Un tas veido kaut kāds to stāsts, jo Latvijā pietrūkst, teiksim, kaut kādi stāsti. Par to ir stāsts. Un es, piemēram, komentēju pasaulē labāko līgu La Līgu. Kāpēc labākā līga? Kāpēc labākā līga? Kāpēc? Jo daudz saka Premjerlīga, Superlīga, Jānis Pakāns aģitē visur. Labākā līga La Līga, Spānijas līga. Viņam par to maksā. Nē, bet īstenībā mēs varam uz to noslēgt, bet man citreiz smējās, tu jau tur viņus velc uz degunu, bet īstenībā es tiešām to nopietni domāju. Pirmkārtām es uzskatu, ka 10 komandas cīnās par izlidošanu. Nē, ka Eirokaus ir galvenais rādītājs. Un mēs nespiešam pēc labākā komanda pēdējā gadā. Tajā pašā laikā var pateikt, ka 21. gadsimtā Valmiera ir labākā komanda bijis Latvijā. Absolūti nē. Tas, ka viņi uzvarēs cilvēks, kas piekritīs. Jā, protams, un vispārējie sociālo tīklu menedžeri. Bet, kā ir, tā ir. Bet jāsaprot, ka futbols ir ilgtermiņa rezultāts, un ilgtermiņā, piemēram, ja tu paskaties, visvairāk titulu Champions League ir Real Madrid, otrajā vietā, ja nemaldos, ir AC Milan, tad ir Liverpoole un Barcelona, un, ja paskaties 21. gadsimtā, tik daudz tituli, cik ir bijis Real Madrid un Barcelona nav. Un tad ir vēl daudzi citi argumenti, kā piemēram viens no argumentiem, jā, bet Premjerlīgā
6 cīnās par titulu. Tā kāda starpība, ka 6 cīnās? Izcīna viens. Izcīna viens pēdējos 6 gados, 5 reizes izcīna City. Nu kāda starpība, ka cīnās? Līdz ar to citreiz var pasmieties, bet īstenībā es šobrīd valku uz zobu ļoti daudz. Man liekas, man patīk, ka es katru reizi pasaku, man Twitterī, kā tu vari tā teikt? Bet tas bija speciāli. Bet, ja tā nopietni runāt, es tā saku. Bet, jā, mēs esam līdz tam nonākuši. Mums dāvanas būs prēmija no Es nezinu, kā to Nē, davai izspēlēsim. Nevajag mums dāvanas. Es nezinu. Nē, tas nav Pasaka, Dievs jums. Mēs viņš cerēja. Nē. Davai rādi, kas ir. Bet man ir 3 vai... Rādi, kas ir. Man ir Alberts, šito toši pasaka Dievs. Viena Dainim. Kamēr jūs esat otrajā līgā. Pirmajā līgā. Otrā līga, starp citu, otrās līgas komanda bija domāta ne dublieri, bet viņi izveidos kā dublieri. Jā, arī par to, kāpēc jūs nepasūtat pāri to. Tas skāns. Kur tu ej? Es eju šurā. Bet metas skāns, metus tas ir jauna organizācija. Lai dublieriem būtu iespēja, ir augstāk. Alberts neizdarīs, kāpēc? Pie balvām. Pie balvām, jā. Karelina Ūriņa pūslis ir brīvs. Jā, pagaidiet, es uzreiz gribu pateikt, Stāst. tā kā es pārstāvu vairākus, es esmu, kā pateikt, publiska persona, es pārstāvu TV3, es pārstāvu GO3 sportu, es pārstāvu Jurdu Cenko futbola skolu, Alberts kā valdes loceklis, pārstāvu kā futbols, nu jau bijušais futbols, es pārstāvu dažādas lomas, līdz ar to es uzreiz gribu pateikt, es ļoti atvainojos, ja kādā brīdī nolamājos, bet kāpēc atnesu Albertu, jo tomēr mēs šodien runājam daudz par futbolu, es atnesu Albertu glāzītes, bet es nezinu, jūs varat izlemt, vai mēs, te ir šālīt arī? Alberts šālīt. Tā, davai meklējam Tamingasu. Alberts šālīte. Mums, starp citu, ir arī... Jā, Veckagan. Jā, viņš ir? Es starp citu esmu bijis, bet nu vairs neesmu. Nē. Bet mums ir arī savs, mums ir, starp citu, viens Čants. Viņš ir gan Davai, nodzied. Un tur, starp citu, es man šeit viņu dzirdēju, jo viņš bija tavā vlogā. Tā jā. Kad vēl saucās Richards Šauers, labākais aizsardzības spēlētājs. Nu, ko mēs... Nē, davai vienam. Vienam, forši šāla un viens Alberts krūzītes. 2 krūzītes, Alberts šāle un zin kā, mēs tagad daudziem nepatīk un daudzi tagad balso un daudzi tic arī cepjās. Tie, kur atbalsta progresīvos, tiem ļoti nepatiks, bet Alberts vienmēr uzsver to, ka treniņi notiek tikai latviešu valodā un mēs esam gatavi pieņemt jebkādas tautības, bet Bet treniņš ir joks, jā. Bet treniņš notiek, jā, es saprotu. Es neesmu tik piedzēries kā Edvīns. Bet treniņi notiek latviešu valodā, mēs esam par latviskām tradīcijām un par Latvijas un latviešu vērtībām. Tā kā, ja gribās vienkārši laist savu puiku, un arī mēs, manuprāt, Alberts arī Jurdu Cenko futbola skola Alberts, par ko iestājās, par to, lai nenotiek specializācija agrā vecumā. Par to, lai bērni var atnākt uz futbolu, kur varbūt tās katrs bērns attīstās agrāk vai vēlāk. Es attīstījos ļoti vēl. Un tu vēl attīsties? Es vēl mēģinu attīstīties, jā. Bet viņa joki mēģina attīstīties. Kopš pirmā sezonas ir auguši. Pirmā sezonā nesmējās. Tagad es pat pasmējos. Un manuprāt, nenotiek tas, ka tev uzreiz 7 gadu vecumā domā tā, no viņa būs futbols vai no viņa nebūs futbols. No viņa mēs uztaisīsim kaut ko varēs pārdot par 1 miljonu, uztaisīt izpirkumu maksu par 1 miljonu uz Itāliju, un vai mēs uzbūvēsim tribīnas par 40,000, ko federācija iedos, vai neuzbūvēsim. Tāpēc es domāju, ka Alberts iestājas par to, lai mēs strādājam, tomēr attīstās jauniešu, bērnu jauniešu. Tu pirms tam prasīji par virslīgu. Kāpēc nav virslīga? Tāpēc, ka godīgi sakot, laikam šobrīd tas nav bijis pat mērķis. Ja uzlikt kā mērķi, agrāk vai vēlāk tas mērķis tiks sasniegts. Mums ir dārgi, jūs to vajag, tā kā kā nē. Vajag, es uzskatu, ka vajag, bet šobrīd mērķis ir noteikti bijis akadēmija, jo mēs kā akadēmija pagājušajā gadā bija iedeva A līmeņa akadēmijas, un pirmajā tajā balsojumā vai tajā došanā pēc tam pievienoja vēl pāris, manuprāt, 3, bet pirmajā man šeit pievienoja tikai 4, un viena no tām bijām mēs. Bija Meta, JDFS Alberts, ja nemaldos, BFC Daugavpils. Liepāja visdrīzāk. Nē, Liepāja pat nebija. Nebija? Bija, manuprāt,
kaut kas cits. Rīga, varbūt Rīga. Katrā gadījumā, un tīri par jauniešiem. Davai, pat ja Jānis izvilks kādu karstasinīgu mūsu vislabākie... Tad būs tur Kārlis, es vienkārši to lapiņu tā... apēdīšu. Nē, lai Kārlim viegli dzīve un viss viņam labi skanās un labi dziedās. Un šodien, kad mēs filmējam, viņam ir dzimšanas diena. Kārli, paldies par to skaļo rīkli. Skaties, lai tev kūk negaršīgi un viss kārtībā. Davai izvelc. Ja pat PPK fanam... Davai izvelc. Izvelc. Tā ir bijis, vienreiz neizvilki. Un? Kārlis bija. Nu, nē. Valdis Kalns, Liepājas fans. Jā, Valdis Kalns. Tas ir tas, kurš raksta? Nē, tas nav tas aktīvais Twitterī. Viņš ir mūsu čatā. Bet Valdi, kāda apsveic? Valdi, tu jau zini, kas un kā? Un starp citu, Liepājai un Albertam, tev būs Alberta Šalīta un divas Alberta Krūzītes, ir diezgan liela saikne. Tāpēc, ka... Nu ko? Liepāja un Alberts. Jā, Liepāja un Alberts īstenībā ir diezgan daudz saistīts. Un Liepāja apots saistīts tādā ziņā, ka mums ir daudz liepainieki. Mums ir treneri liepainieki, mums ir spēlētāji liepainieki, Roberts Gudēns, Mārts Pūts, kurš ir treneris, kuram es tikko smējos, ka U17 čempions ir Rīgā, un viņam ir tieši tie gadi, kur jātrenē. Ir vēl kaut liepainieki mums bijuši, kas teikt uz ātro tā atmiņā, lai visi piedod, kas mums te bijuši liepainieki. Dāvs ar Pruču karas starp vienā brīdī bija Albertā, uz ļoti īsu brīdi neizturēja konkurenci. Bet katrā gadījumā ir bijuši liepainieki, un tā kā, ja ceļos uz Liepāju, tas nebūs sliktākais gadījums. Paldies, draugi! Paldies! Pagaid, ir vēl kaut kas. Kas? Sorry, ir vēl. Citādi Ervīnam nepietīk, manuprāt, tur SMS. Ir viena lieta, ko, manuprāt, bieži vien piemin. Noņem. Tev tur ir? Ir, stūdējis izvilkšu, bet tam ir stāsts. Ir viena lieta, ko bieži piemin, kas to ir pieminējis visvairāk, varbūt tās Daugavietis, un šobrīd ir sporta komisijā vadītājs. Priekšsēdētājs. Jaunais rieksts. Jaunais rieksts. Citi piemin. Mēs ik pa laikam dzīvojam savā dzīvē, mēs runājam par bērnu jauniešu futbolu, mums ir bijuši arī Ukraiņi, turpinās karš Ukrainā. Jā. Un es esmu šeit gatavs, es noziedošu simbols summu 50 eiro. Es noziedošu jebkādu cilvēks, kas uzvarēs, izvilks, kur tauts aprīt ir izvilks, viņš varēs noziedot, cik grib, un ja citi pārsola komentāros, viņi var uzrakstīt, cik grib, es pielieku klāt vienkārši savus 50 eiro pēc tā uzvarētāja, kurš solīs visvairāk. Vai kurš izvilks? Es nezinu, varbūt kurš komentāros raksta? Komentāros labāk. Paga, ja viņš ierakstīs 1000. Nē, ja viņš ierakstīs 1000 no viņa, 50 no manis. Es iedodu 50, viņš, piemēram, iedod 5. Kaut vai tie ir 5 eiro. Godīgi, kaut vai tie ir, tas ir eiro. Labi, un pēc tā cilvēka izvēles, jebkādā labdarības organizācijā saistībā ar Ukrainu, mēs noziedojam. Un kāpēc un ko tas cilvēks dabūs? Tas cilvēks dabūs pretim, un, piemēram, viņš uzraksta 50 eiro, un es iedošu 50 eiro, viņš iedos 50 eiro, mēs 100 eiro aizlaidīsim, piemēram, Ukraiņas droniem vai Twitter tam tur konvejam. Mēs iedosim vienu ļoti, ļoti svarīgu lietu, kas ir saistīts ar PPK un ar Albertu, un tā ir otrās vietas medaļa. Tā ir otrās vietas nedēļa Rīgas zonā, jeb hashtags reglaments. Šī ir lieta, par ko, tad, kad mums uzlika viņu kāklā šo te medaļu, viņu noņēma un mums pat par to pārmet. Tā kā beigās mēs kļuvām par Latvijas čempioniem. Es nezinu, vai es tev pielikšu klāt, mēs neko nelozēsim, jūs vienkārši ierakstat komentāros, cik jūs gatavi lielākais cipars. Un mēs nepārbaudīsim. Paga, tūlīt es pateikšu līdz galam. Nepārbaudīsim, vai jūs noziedosiet vai nē. Jānis noziedos, mēs pieliksim arī pirmās vietas medaļu. Es domāju, ka man vai Kristianam kādam mums ir, es nezinu, es medaļas ne. Jums būs 2 medaļas un labs darbiņš padarīts. Tu ko gribēji jautāt? Tas, ka būs 2 medaļas, tas latviešiem ir svarīgi. Jā, medaļas svarīgi. Medaļa ir svarīga, vismaz. Galvenais, ka medaļa, tas sūds ar jebko. 4. vieta virslīgā sūds, galvenais 3. līgā medaļa. Tā kā mēs ticam uz jūsu... Tad kāda ir nosacījuma? Nosacījums ierakstīt komentāros, cik tu gatavs. Jums YouTube, es pateikšu, viņš jau vairs nezina. YouTube jums jāraksta lielākais cipars, izvēlēsies savu
Jums, protams, pašiem būs jānoziedo tas cipars uzrakstītais. Es noziedošu €50, jebkuru saistībā ar Ukrainu ziedojumu organizāciju un aktivitāti jebkam. Un es te saku, es ticu katram skatītājam, mēs skaidrs, ka neprasīsim jums pierādījumus, ka jūs noziedojāt. Lielākais cipars arī dabūs šīs medaļas. Es par šo uzticos jums. Drīkst pabeigt? Protams. Tā kā jūs tik maz esat runājuši vispār. Jā, šodien. Es gribu pabeigt ar to, ka es gribu pirmkārtām, lai jūs visi pievēršaties arī nākamajam raidījumam, jo šie divi cilvēki tāpat vienkārši netiks ārā. Viņi atnāks arī pie mums. Jā. Pie mums. Abi pat? Un, protams, kā jūs šeit komplektā, garais īsais, tā kā ECC cēdīs tikai 2. Un es gribu arī pateikt to, ka par futbolu ir vairāk jārunā. Futbols ir karalis, lai gan šobrīd, teiksim, Latvijā varbūt mēs esam tādā pabērnu lomā. Bronzas medaļa 3. līgā. Jā. Un viena lieta, ko es noteikti novērtēju, ir tā, ka jūs spējat regulāri uzaicināt cilvēkus un regulāri runāt par pašmāju futbolu, kamēr viņus pārda. Es to nespēju. Godīgi sakot, es to nespēju. Man ir vieglāk skatīties Real Madrid, jo viņi uzvar vienmēr. Ja neuzvar vienmēr, tad uzvarēs nākamgad. Un tas ir vienkāršāk. Mēs cenšamies, Jāni, bet šeit es arī gribētu nevis tāpat, tiešām Jānis pārstāv mazliet citu uzņēmumu un citu. Paldies viņiem, ka viņi atbalsta. Paldies mūsu draugiem Betsafe, jo ir mūsu mazajā dīķi arī stāsti, ka nevar iet pēc tā. Arī mums tā ir. Arī mums tā ir. Mēs saskaņojām. Mēs atnāksim pie tevis priekā. Skatāties futbolu, La Līgu, skatāties virslīgu. Un Kalniem pāri. Citi kalni būs. Davai, čau, paldies. Abonējiet kanālu. Mēs tusējam labu savu stāvim 30. Čau.